Labdien, mani sauc Arnsts Klinsons. Es kādu laiku jau esmu sapratis fizisko aktivitāšu nepieciešamību vismaz savā dzīvē. Un man ir tas gods šodien vadīt Latvijas Veselības un fitnesa asociācijas rīkoto ekspertu diskusiju no statistikas līdz rīcībai, kā veicināt fizisko aktivitāti un veselību Latvijā. Diskusija tiek rīkota Eiropas mēroga kampaņas Be Active Day ietvaros. Un par kampaņu mēs noteikti parunāsim šodien vēl stipri vairāk, bet jēga ir 23. septembrī izmēģināt dažādus sporta veidus un dažādas fiziskās aktivitātes un to iespējas pilnīgi katram cilvēkam, kas šajā kampaņā iesaistās. Šeit esam pulcējušies, lai saprastu, kāda ir statistika un ko darīt šajā visā jautājumā un kā to uzlabot, kā uzlabot fizisko aktivitāti visā sabiedrībā. Tāpēc arī šeit dažādi eksperti no dažādām jomām, lai kopā varētu nonākt pie kāda kopsaucēja, kāda varētu būt praktiskā darbība pēc statistikas uzzināšanas. Tādēļ iepazīstināšu tūlīt pat ar mūsu šīs dienas diskusijas dalībniekiem. Sāksim ar profesionālu sportistu Aleksandrs Samoilovs, Izglītības ministrijas sporta departamenta direktors un profesionāls sportists. Sveiki! Jā, labdien! Cik es saprotu, vēl joprojām arī notiek piedalīšanās aktīvajā sportā, un par to mēs uzzināsim šodien arī precīzāk. Turpināsim ar ārsti Evu Mareino, Veselības centras 4 ģimenes ārsti un Stradiņas universitātes lektori. Sveicināti! Sveiki! Gins Kuzņecovs, šī pasākuma viens no vaininiekiem, Latvijas Veselības un fitnesa asociācijas valdes priekšsēdētājs. Labdien! Un, ejot tālāk, mēs redzam Dāvi Mārtiņu Daugavieti. Sveicināts, Saeimas sporta apakškomisijas priekšsēdētājs. Sveicināti. Ainārs Zariņš, Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas stacionāra Gaļezers invazīvās pneumoloģijas dienesta vadītājs, plaušārsts. Sveiki. Sveicināti. Un galu galā arī Arķoms Uršuļskis, Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs. Labdien! Sveicināti, labdien! Šeit esam tik no dažādām jomām un no samērā dažādām kategorijām, bet tomēr visi saistīti ar veselību kaut kādā mērā sanākuši kopā. Un, lai izprastu šīs dienas tēmu, tad sāksim ar Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru, kurš mums parādīs savu prezentāciju un mēģināsim saprast, ko kas kā. Pēc tam, pēc šīm prezentācijām arī izplūdīsim mazliet plašāk un varēsim par šo padiskutēt. Tas galu galā ir šī pasākuma mērķis. Lūdzu, vārds Arķimam. Jā, liels paldies un vēlreiz labdien visiem. Es mēģināšu ļoti īsi iedot tādu lielo ieskatu, kur mēs esam un kas ir tā lielā bilde no Veselības ministrijas puses. Tātad vispirms, kā mēs izskatāmies skaitļos, salīdzinot ar Eiropu. Mēs redzam, ka sabiedrības veselības dati kopumā liecina, ka situācija mums ir sliktāka nekā Eiropā. Paredzamais mūža ilgums šeit mēs atpaliekam pār nedaudz vairāk kā 5 gadiem, salīdzinot ar Eiropas Savienības vidējo rādītāju. Mums ir šobrīd ap 76 gadi Eiropas Savienībā, pārliecinoši virs 80. Tas pats attiecās arī uz veselīgi nodzīvotiem mūža gadiem. Šeit tā starpība īstenībā ir vēl lielāka. Mēs šobrīd uzskatām, ka veselīgi nodzīvotie mūža gadi Latvijā ir 54, Eiropā virs 60. Un arī aptalkošanais liekais svars pieaugušiem. Īstenībā varbūt mēs to tik daudz vizuāli neredzam, bet īstenībā mēs arī šeit esam virs vidējā rādītāja Eiropā. Un, protams, tas ir sloks gan cilvēkam, tas ir sloks arī valstī, jo sabiedrība kopumā mums ir lielākas veselības aprūpes izmaksas, mums ir lielāka cilvēka resursu noslodze līdz ar to, un arī mazāka darba produktivitāte. Jo skaidrs, ka tad, kad ir daudz hronisku slimību vai ir mazkustīgums, produktivitāte krītas. Ejam tālāk. Šeit mums ir biežākie nāves cēloņi sagrupēti pa grupām. Un te mēs redzam, ka ar pārliecinoši pirmajā vietā ir sirds un asinsvadu slimības. 52% no visām nāvēm mums ir dēļ šīs grupas. Otrajā vietā mums ir ļaundabīgi audzēji, un tad mums tālāk aiziet pa grupām. Tur jau ļoti daudz un dažādi iemesli, bet būtībā atgriežoties atpakaļ pie galvenās tēmas sirds asinsvadu slimības, tās ir neinfekcijas slimības un būtībā tās attīstās ilgstošā laika periodā, un bieži vien ir kaut kādas lietas, ko mēs varam izdarīt, lai novērstu vai atliktu šo slimību rašanos. Te noteikti valstī ir daudz ko jādara, lai atbalstītu veselīgu izvēļu veikšanu. Un
Kādi ir šie riska faktori? Būtiskākie riska faktori galvenā ziņa īstenībā viņi ir novēršami. Un riska faktori ir saistīti ar mūsu dzīvesveidu. Mēs redzam, ar ļoti lielu atrāvienu galvenais riska faktors ir saistīts ar uzturu, kur mēs arī uz Eiropas Savienības fona īstenībā izskatāmies ļoti slikti. Mums ir 24% katrs 4. gadījums būtībā tas galvenais iemesls, kāpēc veidojas šāda slimība, ir dēļ nepareiza uztura. Tālāk pakārtot iet tabaka un alkohols. Šie ir top 3 faktori ar lielu atrāvienu no visiem pārējiem. Tālāk mums ir gaisa piesārņojums un arī nepietiekama fiziska aktivitāte šeit parādās, bet uzturs un ārkārtīgi neveselīgs dzīvesveids, lietojot šīs vielas, ir būtībā mums galvenās problēmas, ko mēs redzam. Un Pasaules veselības organizācija, ko saka tieši par fiziskām aktivitātēm, ja mēs aizējam jau detalizētāk, ir noteikti tie kritēriji, cik daudz mums vispār ir jākustās. Pieaugušiem bērniem, protams, tas ir dažādi, un fiziskās aktivitātes skaidrs ir dažāda veida. Te būtībā Pasaules veselības organizācija rekomendē jebkuras fiziskās aktivitātes ar šādu regularitāti. Bērniem vispār stunda dienā, un attiecīgi pieaugušajiem tas ir nedēļā, tā ir vai nu vidējā, vai nu augstā aerobā slodze. Ja vidējā gadījumā tās ir 300 minūtes, tas ir tas rekomendējošais, kas būtībā ir 5 stundas nedēļā. Nemaz nav tik daudz īstenībā, ja mēs tā padomājam. Un svarīgi zināt to, ka cilvēki, kas ir mazkustīgi, kas būtībā nesasniedz šo minimumu, viņiem ir vismaz par 20 vai pat par 30% lielāks nāves risks no iepriekš minētajām slimībām, ja mēs salīdzinām ar cilvēkiem, kuri kustās. Un, protams, ja ir pārsniegts apjoms, tad tas ir papildus iegūms gan produktivitātei, gan dzīves kvalitātei un tā tālāk. Un sadalījums pa vecuma grupām, kas mums būtībā arī ļoti satrauc, mēs redzam, ka jauni bērni būtībā kustās diezgan labi, viņiem tās kustības ir. Bet tiklīdz mēs aizējam uz pusauģu vecumu, tur mums jau ir liela problēma. Būtībā tikai katrs 5. pusaudzis ir ar pietiekamu fizisko aktivitāti, un tad tas rādītājs, protams, līdz ar gadu pieaugumu arī samazinās. Un, protams, tas ir arī dabīgu iemeslu dēļ. Skaidrs, ka mēs paliekot vecāki, mēs arī dabīgi sākam kustēties mazāk. Bet vienalga ir ļoti satraucoši tas, kas notiek ar jauniešiem un tas, kas notiek būtībā ar jauniem cilvēkiem darbspējas vecuma cilvēkiem. Un, jāsaka, ka šie skaitļi ir kritiski zemi mūsu sabiedrībai. Un tad ir tas stāsts par ieradumiem. Ir tendence pieaugt mazkustīgi pavadītiem laikam, ko ietekmē moderno tehnoloģiju ienākšanu mūsu dzīvē. Mēs vairs neejam uz kinoteātriem, mēs guļam uz dievāna, skatāmies Netflixu. Mums nav obligāti aiziet uz veikalu, nopirkt ēdienu un pagatavot, jo mēs varam guļot uz tā paša divāna, pasūtīt Voltu vai Boltu. Un, protams, arī pieaug pavadītais laiks telefonos, datoros, un tas viss multiplicējas, veidojot arvien dziļākus neveselīgus paradumus mūsu sabiedrībā. Un, pētījumā mums bija pētījums par mazkustību, un pētījumā salīdzināt cilvēkus, kuri vidēji sēž tur vai guļ 10 stundas dienā, un tie, kas to dara 5 stundas dienā. Un tas sēdēšanas ilgums ir, mēs atklājam tieši korelāciju arī ar mirstības rādītājiem. Ko gribētu uzsvērt, veselība nav tikai veselības ministrijas lieta. Ja mēs nemainām attieksmi kā valsts pret veselības veicināšanu un profilaksi, ja mēs nedarām to kopā gan visu ministriju politikās. Skaidrs, ka izglītības un sporta ministrija tur ir ļoti svarīga, bet arī viss pārējais īstenībā ministrijas. Gan pašvaldību līmenī, gan privātā sektorā. Mēs vieni paši nevarēsim sasniegt ļoti labu progresu. Tas vienkārši nav iespējams, jo būtībā tas, kas notiek, mēs ļoti bieži cīnāmies jau ar sekām. Ieguldām stacionāra aprūpē, ambulatorā aprūpē, zālēs, bet tas, kas mums iztrūkst un ilgus gadus ir iztrūcis, ir paskatīties uz to, kas notiek primāri, paskatīties uz profilaksi, paskatīties uz veselības pratību. Mēs to mēģinām pamazām pagriezt, bet, protams, tas stāsts nav tik ļoti ātrs. Ejam tālāk. Īsumā par
valsts politikas plānošanas dokumentiem. Sabiedrības veselības pamatnostādes, protams, ir tas galvenais dokuments, kur mēs uzstādām tos galvenos mērķus, bet varbūt šeit nekavēšos, iešu uzreiz tālāk pie rīcības plāna liekā svara un aptaukošanas izplatības pieauguma mazināšanai. Tā ir nosacīta mūsu jaunā lieta, ko mēs šobrīd esam izstrādājuši, un šobrīd mēs esam piedāvājuši to sabiedrības līdzdalībai, ir iespēja sniegt viedokļu, komentārus un vispār to plānu papildināt. Šobrīd tas ir sabiedriskajā apspriedē. Un šeit mēs izvirzām, protams, vairākus sasniedzamos rādītājus, tur var iet detaļās, bet būtībā tas stāsts ir par lieko svaru, ko mēs ar to darām, un mēs saprotam, ka tās izmaiņas var panākt tikai garākā laika posmā, vismaz 5-10 gadi vismaz, bet tas, ko mums jāizdara šobrīd, ir kaut vai jāpārlauž tas trends uz to, ka mums palielinās procentuāli cilvēku skaits ar lieko svaru. Un mēs to gribam izdarīt caur paradumu maiņu, caur kultūras maiņu. Jo tam stāstam ir liela inerce, un skaidrs, ka mums tiešām vajag to ilgāku laiku, bet to tendenci mēs varam tiešām izmainīt tikai ar paradumu maiņu, tikai ar to, ka mēs iemācāmies dzīvot citādāk. Nepietiek tikai ar izglītošanu par to, ka vajag kustēties, nepietiek tikai ar izglītošanu par to, ka vajag pareizi ēst. Būtībā tā sabiedrības informētība, es gribētu teikt, ir diezgan labā līmenī. Mēs lielākoties katrs apzināmies, kas ir veselīgi, kas nav veselīgi uzturā, un mēs lielākoties katrs apzināmies, ka sportot vajag regulāri. Bet vai mēs to darām? Tas ir otrs jautājums. Vai mums ir tas ieradums to darīt? Visticamāk, lielai daļai sabiedrības nē. Un šeit jau detalizētāk, tas būtībā, par ko es jau stāstīju, kā panākt izmaiņas, kā jau minēja informācijas zināšana, tikai viens bloks, tālāk ir prasmju attīstība, motivācijas atrašana, kāpēc mums to darīt. Un tad mums pakārtot ir gan atbalsts, gan vide. Tas varētu būt gan valsts atbalsts, gan visādu citādu institūciju atbalsta, gan valsts līmenī, gan pašvaldību līmenī, gan privātajā sektorā, un arī tā pieejamā vide, arī tam, būtībā tam, lai cilvēks sportotu, tai vidē jābūt daudz pieejamākai nekā šobrīd, un daudz lielākām iespējām. Un tad ja mēs sadalām, mēs varam redzēt, ka normāls svars mums būtībā ir tikai ap 40% no sabiedrības. Tad mums ir tā otrā zona, kur liekais svars arī aptuveni 40% un aptaukošanās 20%, kur jau rodas diezgan smagas veselības problēmas. Un būtībā mums tie izvirzītie KPI ir samazināt, teiksim, tajā trešajā sarkanajā blokā, pārvizot uz otro kaut kādu daļu cilvēku, un attiecīgi no otrā arī pārvizot kādu daļu cilvēku uz pirmā. Tas varētu būt tas stāsts par samazināšanu. Šeit ir vairāk par to, kā tur sadalās prioritātes. Kā jau minēju, ir nosīti vienkāršāk ar zaļo stāstu strādāt, jo tur ir veselīgas dzīvesveids, profilakse, un tad mēs būtībā turpinām runāt par to, lai cilvēki tos paradumus nemazina. Jo būtībā šeit ir visticamāk cilvēki, kas gan daudz maz labi uzturu, ar uzturu savu strādā, gan arī pasporto, bet tad, protams, sadalās citādāk. Varbūt nekavēšos detalizēti, es jau esmu pārsniedzis laiku, bet 1 minūte. Kā jau minēju, šie ir tie KPI, ko mēs savā plānā izvirzām, diezgan ambiciozi. Mums vajag palielināt fiziskās aktivitātes ikdienā dažādām vecuma grupām par vairākiem procentiem. Un, laikam, vismagākais ir izvilkt tos, kuri vispār nav aktīvi. Jo mums ir diezgan liela sabiedrības grupa, katrs trešais pieaugušais, kurš vispār neko nedara. Būtībā viņa aktivitāte ir aiziet kaut kur uz darbu vai uz veikalu. Bet ņemot vērā arī to, ka mums arvien vairāk cilvēku strādā no mājām, arī šāda aktivitāte var bieži vien būt 100 soļu dienā vai 200 soļu dienā, kas ir praktiski nekas. Šeit vēl detalizētāk, protams, šajā slaidā par to, ko es jau minēju, varbūt neiesim ļoti detalizēti, bet tas, ko mēs arī darām ar izglītību, veselības izglītības skolās, ir viena lieta, kur mēs gribam, lai tās ir vairāk un tā ir plānveidīgāk. Un tur mēs strādājam ar izglītības zinātnes ministru īstenībā diezgan konstruktīvi. Un otra lieta ir arī, kas notiek ar ārsta zīmēm. Mēs kopumā gribam aiziet no atbrīvojuma koncepta no sporta bērniem vispār. Skaidrs, ka pie vairākām diagnozēm var būt ierobežojumi.
tos mēs gribam, protams, saglabāt, lai tas neietekmē veselību, bet kaut kādā veidā arī jāsaprot gandrīz katram pat ar veselības problēmām, jo tie veidi var būt dažādi. Un, jā, kā jau minēju, ir atbrīvojumi no sporta, kur mēs tiešām skatāmies uz to fizisko aktivitāšu recepte, kas arī mums liekas ir ļoti svarīga lieta, un kur arī no ārstiem ir zināms atbalsts, tur mums arī par to diskusijas iet. Un, protams, te ir pakārtoti vēl vairākas lietas, bet neiešu detaļās, varbūt, kad mēs sāksim diskutēt, tur mēs pieskarsimies vēl pie kaut kā. Paldies, mēģināt 10 minūtēs, bet sanāca mazliet garāk. Jā, liels paldies Arķam. Un, kā jau tikko dzirdējām no veselības ministrijas pārstāvja, tad veselība ir svarīga un ļoti svarīga, nozīmīga lieta visas nācijas izdzīvošanai un kopējā arī produktīvā laika ziņā. Tāpēc aptaukošanās, kā izrādās, viena no galvenajām lietām, ar ko cīnīsies. Savukārt turpinās tūlīt pat mums Gins Kužņecovs no Latvijas Veselības un fitnesa asociācijas ar savu prezentāciju, un pēc tam mēs beidzot varēsim ieniet diskusijā par šīm visām tēmām, lai saprastu, ko katrs piedāvā un ko mēs kopā varam darīt. Lūdzu. Jā, paldies. Patiesībā ļoti, ļoti interesanti un aizraujoši fakti. Un ko stāstīja Arķems, un man liekas, ka šeit mūsu viedokļi absolūti sakrīt, un arī gan visi un vīzija un arī mērķi sakrīt absolūti, un mūsu Latvijas Veselības fitnesa asociācijas mērķis ir, lai Latvijas iedzīvotāji ir vairāk aktīvi, lai viņi ir biežāk aktīvi, un lai mēs palielinām šo iedzīvotāju skaitu, kas nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Tas faktiski ir mūsu virsmērķis, jo šobrīd Latvijā mūsu sektorā ar sportu nodarbojas 7%, vidējais Eiropā ir kādi 14%, ja mēs paskatāmies šo Zviedrijas piemēru, un Zviedrijā šie vidējie veselības gadi ir 72, gan vīriešiem, gan sievietēm, un Arķems neminēja, bet mēs esam absolūti pēdējā vietā pēc vidējiem veselības gadiem Latvijā. Mums ir 52 gadi vīriešiem, 54 sievietēm, un šī starpība ir milzīga. Tad Zviedriem šis aktivitātes rādītājs ir arī fiziskajā aktivitātē, fitnesa sektorā ir 30%. Tā kā mums ir iespējas, un es arī gribētu runāt par šīm iespējām un nefokusēties varbūt šajā negatīvajā faktorā, bet būt orientētiem uz to, ko mēs varam darīt. Un faktiski es domāju, ka šeit ir arī mūsu mērķi sakrīt gan ar izglītības ministrijas, gan veselības ministrijas mērķiem, ir sabiedrības veselības veicināšana, izglītošana. Un šeit es domāju, ka viens no tādiem faktoriem, kāpēc mēs neesam, ir vēsturiskais mantojums, un otrs ir, kāpēc mēs neesam sasnieguši, ir šis sadrumstalotības faktors, kad faktiski ir daudz organizācijas. Mēs ar Ansi pirms pasākuma runājām, un izrādās, viņi dara lieliskas lietas, bet mēs par tām nezinām. Un izrādās, veselības ministrijai bija projekts Kustinācija, un mēs par viņu uzzinājām, tā, kad mēs sākām iedziļināties. Tā kā tas mūsu aicinājums no mūsu puses būtu tāda cieša sadarbība. Un arī nozares attīstības veicināšana politikas līmenī, es nedaudz vēlāk par to ieminēšos, un arī standarti, un, protams, mūsu nozares uzlabošana. Ļoti, ļoti interesants pētījums, faktiski, ko es gribētu pieminēt kontekstā arī ar to, ko Arķems minēja. Pagājušajā gadā mēs adaptējām Deloitte pētījumu, kurā mēs parādījām faktiski nepietiekamas fiziskās aktivitātes ietekmi uz valsts budžetu. Un šos datus, šie nav subjektīvi dati, tie nav tādi populistiski dati, tie ir ārkārtīgi precīzi, un es teiktu arī pat konservatīvi dati. Viņi parāda, cik daudz Latvijā mēs zaudējam finanses un cik daudz mēs zaudējam produktīvās dienas dēļ nepietiekamas fiziskās aktivitātes. Faktiski tas gala rādītājs, kad katru gadu valsts zaudē 190 miljonus eiro dēļ nepietiekamas fiziskās aktivitātes, un tās dienas ir gandrīz vai 1 miljons neproduktivitātes dienas, kuras mūsu ekonomika zaudē. Kaut arī es tikko biju Somijā un runāju ar somiem, un labi, Somija ir nedaudz vairāk iedzīvotāji, 3 reizes vairāk kā mēs, un fiziskā aktivitāte arī ir augstāka mūsu sektorā 20%, un Somija ir absolūti līderi fiziskā aktivitāte ārā. Eiropā viņiem ir 70% no iedzīvotājiem, bet viņi rēķina, ka šis zaudējums Somijā katru gadu ir 2 miljardi. Tad, ja mēs paskatāmies šeit, Latvija droši vien, ko mēs zaudējam, ir kādi 600 miljoni reāli, vai pat lielāk šis skaitlis. Tā ir tā fiskālā ietekme, reāla ietekme, ko
ko mūsu valsts izjūt dēļ nepietiekamas fiziskās aktivitātes. Un, es arī gribētu minēt, ka faktiski tas mūsu mērķis ir līdzīgs. Mēs esam kā asociācija, kā nozare uzstādījuši mērķi šo cilvēku skaitu dubultot 5 gadu laikā no 7 uz 15%. Un es domāju, ka mums ir visas iespējas arī viņu 3-kāršot un 5-kāršot, lai mēs pietuvotos šim skandināvu mērogam. Tās ir iespējas. Un tas, ko mēs aicinām uz tādu publisku partnerību, sabiedrības izglītošanā un arī politikas nostādnēs, vienoties faktiski un mazināt šo sadrumstalotību. Es domāju, ļoti labi piemēri ir arī Čehijā, ir daudzās Eiropas valstīs. Čehijā ir fonds, kur ir apvienojušies dažādas organizācijas. Gan apdrošinātāji, gan medicīnas iestādes, gan uzņēmēji. Un faktiski tās ir 120 organizācijas, kas ir vienojušās vienā fondā, lai veicinātu šo tautas veselību. Protams, ka visi šie dokumenti un tas, ko minēja Arķoms, es domāju, ka mēs visi zinām, ka mums jābūt fiziski aktīviem, bet mums ir jāatrod ļoti produktīvs veids, kā mēs veicinām šīs izmaiņas un kā mēs viņas faktiski ieviešam sabiedrībā. Vēl viena ir tāda stigma vai priekšstats, ko mums vajadzētu mainīt, faktiski ir tāds, ka šī sporta nozare, tautas sporta nozare, izklaides nozare, kas faktiski nav tā. Es gribētu teikt, ka mēs esam veselības arī veicināšanas nozare un sports ir medicīna. Šis faktors ir daudz un šie pētījumi mūsu organizācijā ir biedri gan jau bijusī Sporta pedagoģijas akadēmija, Stradiņa universitāte. Mēs runājām ar profesoriem un mācību spēkiem. Tie pētījumi ir 100 000 pasaulē, kas pierāda faktiski, ka fiziskā aktivitāte ir medicīna. Un arī šajā pašā Deloitte pētījumā es viņu aicinātu iepazīties jebkuru, kas ir saistīts ar mūsu nozari, ir tieša korelācija ar šo fizisko aktivitāti un arī ar šo ieradumu maiņu, jo šī vide ir pieejamāka, jo cilvēki vairāk nodarbojas, jo ir lielāks atbalsts, izglītība, jo šis procents ir augstāks. Un faktiski, ja mēs paskatāmies Skandināvijā, tad Skandināvijā tas jau bija valstiski risināms jautājums kopš 80. gadiem, tie 40 gadi. Viens tāds konkrēts solis, ka es arī redzēju, šis solis ir iekļauts izglītības, veselības ministrijas aptaukošanas plānā, ir šie attaisnotie izdevumi. Valsts saka caur nodokļu politiku: lasiet grāmatas, ēdiet dārzeņus, ēdiet augļus, bet tādā fiskālā līmenī mēs nesakam, esiet fiziski aktīvi. Tas, ko mēs aicinām, iekļaut arī fiziskās aktivitātes kā attaisnotos izdevumus. Ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņu valstīm, uz Lietuvu, Igauniju, tad Igaunijā sporta attaisnotie izdevumi gadā ir gandrīz vai 400 eiro, Lietuvā 200, mums šobrīd ir 0. Tas būtu, manuprāt, arī viens konkrēts solis, ko mums vajadzētu maksimāli īsā periodā novērst. Es varbūt šobrīd nesākšu runāt par pievienotās vērtības nodokli, taču tur arī pastāv tieši korelācija no 28 Eiropas valstīm. Viņš ir 15 Eiropas valstīs samazināts fiziskai aktivitātei. Un tajās valstīs, kur viņš ir zemāks, protams, ka tā korelācija ir augstāka. Bet šobrīd mēs saprotam, kādā ģeopolitiskā situācijā mēs esam. Mēs kā organizācija vai mēs kā viss sektors esam apvienojušies arī ar dažādiem tautas sporta pārstāvjiem. Neaicinam, neprasam naudu, bet mēs aicinam uz partnerību un aicinam uz tādu vienotu valsts politiku. Tā kā mēs redzam šo iespēju. Tas, kas arī tika pieminēts, kad faktiski šīs fiziskās aktivitātes varētu būt izrakstītas kā receptes no ģimenes ārstu puses iespējams. Mēs redzam iespēju, ka mēs kā sektors arī varētu sadarboties. Mēs to jau pagājušajā gadā iesākām. Mēs parakstījām memorandu ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu par atvieglojumiem ugunsdzēsējiem. Es domāju, ka mēs redzam šeit iespēju arī ar zemesargiem. Mums Latvijā ir 10 000 zemesargu, kad mēs kā sektors varētu piedāvāt atvieglojumus iekšlietu ministrijas darbiniekiem, policistiem un droši vien, ka palielināt. Un es domāju, ka tas nav noslēpums, kad faktiski šī fiziskā sagatavotība nav runa tikai par iedzīvotāju veselību, bet arī ir runa par valsts drošību. Ja mums policisti nespēja nokārtot fiziskās sagatavotības normas, ja iestājoties jauniešu valsts obligātā militārā dienestā, atkrīt 30% dēļ nepietiekamas fiziskās sagatavotības vai veselības, tad tas izrāviens un iespējas, es vēlreiz gribētu uzsvērt šīs iespējas, ir milzīgas.
Tāpēc mēs domājam, ka šādi pasākumi kā šim dialogam jābūt starp partnerību, starp valsti, starp NVO organizācijām, starp komerces sektoru. Un arī tika jau iepriekš minēts par dažādām ministrijām, ne tikai tām ministrijām, kas ir šeit, izglītības un veselības ministrija, bet faktiski jebkuru. Un es vēlreiz gribētu piesaukt mūsu Skandināvijas kaimiņus, Somijā ir dokuments vienkārši uz 14 lapām, kur ir norādīta visu ministriju iesaisti, sākot ar ministra prezidenta biroju valsts tautas sporta veselības veicināšanā, kur ir norādīti šie KPI, kur ir norādīts budžets un iesaisti un sadarbība. Faktiski tas, es domāju, tas ir mērķis, kur mums vajadzētu virzīties un ņemt šos labos piemērus un izmantot šīs iespējas veicināt fiziskās aktivitātes pieaugumu un paradumu maiņu. Un es domāju, ka mums jābūt ļoti, ļoti konkrētiem un faktiski tādiem pozitīvi agresīviem un jādefinē ļoti konkrēti soļi un pa vienam, pa diviem, pa trījiem viņi arī jārealizē. Un šeit ir, es domāju, ka daudz sabiedrībā ir aktīvu cilvēku, kas redz šo sporta vērtību. Un mums vienkārši jāņem draugs aiz rokas, jāved es nezinu, tā rīta pārgājienā, tipināšanā, spēlēt volejbolu, nojot, braukt ar velo, spēlēt golfu, futbolu un tā tālāk. Tas ir faktiski tāds sabiedrības izglītošanas un sabiedrības brieduma jautājums. Tas, ko mēs darām, kāpēc mēs esam šodien šeit, ir šī Eiropas kampaņa Be Active nedēļas ietvaros, bija aktīva diena. Un, faktiski viņi izceļ un parāda to krīzi. Protams, es piekrītu, ka tai nav jābūt vienai dienai. Tam jānotiek faktiski katru dienu, katru mēnesi. Čehiem tā nav diena, Čehiem tas ir mēnesis. Fiziskās aktivitātes bija aktīva mēnesis. Un mēs tā kā caur šo kampaņu aicinām cilvēkus padomāt, apstāties un atnākt uz sporta klubiem un izmēģināt šīs nodarbības. Un faktiski tā mērķa auditorija ir tieši tie cilvēki, kuri nekad nenodarbojas. Jo mums ir aptaukošanās epidēmija, un es gribētu teikt, mums arī ir sēdēšanas epidēmija. Artums minēja kaut kādas 7 stundas, 8. Es domāju, ka mums ir reāli 12 stundas. Ja mēs parēķinām, tā ir epidēmija. Mēs no rīta sēžam brokastīs, pēc tam sēžam mašīnā vai sabiedriskā transportā, birojā sēžam, vakarā sēžam pie televizora. Un tā fiziskā aktivitāte tieši tāda arī ir, kā Pasaules organizācija iesaka 300 minūtes, 5 stundas nedēļā, vai arī iekļaut fizisku aktivitāti, augstas intensitātes aktivitāti un spēka aktivitāti. Tā kā faktiski, es domāju, ka mums katrs 10. Latvijas iedzīvotājs ir pietiekami aktīvs. Un tad tie pārējie 9 nav fiziski aktīvi. Mums ir situācija ārkārtīgi kritiska. Mums ir jādara kaut kas tagad un tūlīt. Es domāju, ka tie ir šie soļi. Jā, un, ja mēs paskatāmies uz bija aktīva dienu, tad pagājušajā gadā mums bija 70 klubi, šogad jau mums 103, es domāju, 105 pieaugums. Jā, un tas parāda, ko mēs varam visi kopā mainīt, apvienojoties un būt aktīvi. Man liels prieks, ka šodien notiek tāds pasākums, un es ceru, ka mums būs produktīva diskusija un arī pēc tam sekos kādi konkrēti soļi. Jā, paldies Gintam, paldies par šo ieskicējumu. Tagad mēs, es domāju, visi esam uz vienas un tās pašas nots un saprotam, ka sakāmvārds, ka veselība ir pirmajā vietā, ir skaidrs, vismaz veselībai vajadzētu būt pirmā vietā, jo tomēr no tā ir atkarīga visa mūsu darba spēja, mūsu nācijas veselība kopīgā, lai arī skaļi skan, bet tieši tā ir, ja mēs esam slimi, mēs nevaram daudz ko izdarīt, ja mēs esam veseli. Tad arī darba spējas un viss pārējais ir līmenī. Kā Gins teica, vajag tos kas galīgi nekustās, tos kaut kā dabūt pie kustēšanās, un tad iespējams tas ir tas redzējums, kas varētu palīdzēt vispār to visu iekustināt, lai būtu kustība. It kā sanāk kalambūrs, bet diezgan ar nozīmi, jo kustība ir dzīvība. Bet tālāk mēs saprotam, ka pirmajā vietā ir veselība, mēs redzējām arī skicējumu par to, ka aptaukošanās ir diezgan svarīga lieta Latvijā. Arķam, kā domā, kas būtu tā pirmā lieta, ko ministrija varētu darīt, lai izkustinātu šo visu vazumu? Kas varētu būt tas viens? Numur viens. Zini, es negribētu izcelt kaut ko vienu, jo ar vienu risinājumu mēs neko nesasniegsim.
Mēs to arī akcentējam mūsu visos rīcības plānos, gan arī aptaukošanas mazināšanas plānā. Nav tādas panacējas. Bet tas solis, es domāju, ne panacēja. Mums ir jāizveido komplekss risinājumi. Tas ir galvenais. Mēs skatāmies uz to, kas būtībā traucē mūsu cilvēkiem dzīvot veselīgi. Kāpēc mēs esam pēdējā vietā Eiropā pēc veselīgi nodzīvotiem dzīves gadiem. Galvenais, kas traucē, ir neveselīgs dzīvesveids. Un tur pakārtot iet gan milzīgs alkohola patēriņš, lielākais Eiropā, gan ļoti liels tabakas izstrādājuma patēriņš. Pirmajā vietā mēs neesam, bet mēs esam šobrīd kaut kur 3., 4., kas arī ir ļoti slikti. Bet tas pirmais solis, ko mēs domājam darīt? Vēlreiz. Mums nav pirmā soļa, mums nav otrā soļa, mums nav trešā soļa. Mums ir kompleksa risinājumi. Mums ir milzīgs alkohola patēriņš. Mēs šobrīd ejam ar izmaiņām likumdošanā, ar ievērojumiem ierobežojumiem gan tirdzniecības stundās, gan mārketingā, gan reklāmās. Tad, ko mēs domājam ierobežot, ja vairāk uzstāties? Šeit ir stāsts, protams, par ierobežošanu. Tas ir viens no tiem, kas ir šajā likumā. Bet tas ir arī stāsts par paradumu maiņu, jo mēs samazināsim tā alkohola pievilcību reklāmā, samazināsim vispār tā redzamību, kas mums beigās nosēžās galvā. Un tieši tāpat tas ir ar visiem pārējiem. Es tiešām negribētu to pavērst kā par vienu soli vai pirmo soli vai galveno soli. Mums jāskatās kompleksi. Mums citu veidu nav. Tas arī šīs diskusijas mērķis, lai mēs finālā saprastu, kā mēs domājam rīkoties un kādas ir tās mūsu pozīcijas. Tas ir ļoti labi, ka mēs domājam, ka mums kaut kas ir jādara šajā visā lietā. Profesionāls sportists Aleksandrs Samoilovs, es zinu, ka tev vēl joprojām ir spēles priekšā, bet visu laiku profesionālais sports, tomēr ar tautas sportu ir tāda rīvēšanās neliela. Kādā ziņā? Jo profesionālais sports ir tomēr profesionālais sports un tautas sports ir tautas sports un ir pavisam citi mērķi, uzdevumi un risinājumi. Tā ir, tāpēc viņš tā ir sadalīts. Bet man ļoti patika tas varbūt termins, ka tiešām mums ir vajadzīga paradigma maiņa. Un ka mums ļoti daudz cilvēku, kas no bērnības sporto, viņi pāriet pēc tam sākumā tur, profesionāli ievirs, tad pāriet vai profesionālā sportā vai tautas sportā, bet viņi turpina spēlēt. Un arī, kad ja ir tie paradumi, ka viņi sporto, tad viņi arī turpina to darīt. Un tā lielākā problēma ir tieši ar tiem cilvēkiem, kas nekad nav sportojuši, kad nebija tādas tradīcijas ģimenē sportot, arī tā vide nebija, kur sportot. Līdz ar to tā varētu būt ļoti laba akcija, ka mēs varētu paņemt draugu, kas nenodarbojas ar sportu, paņemt draugu vai radinieku un ievilkt viņu tajā sportā. Tāpēc, ka viss tas aktivitātes, tas sporta, ja mēs būsim godīgi, mēs aiziesim un paskatīsimies, pa lielam tur piedalās arī tie visi cilvēki, kuri arī sporto. Tā lielākā problēma, ka mums vajadzētu ievilkt fiziskās aktivitātes cilvēki, kuri nekad nav to darījuši. Un pie tā arī jāstrādā. Tas arī palielinās to lielāko izrāvienu tajā procentā arī izdarīs. Jā, paldies Saeimas sporta apakškomisijā. Gan jau jūs arī domājat, kā tieši iekustināt neiekustināmos. Dāvi, jums ir kāds plāns vai risinājums vai kaut kāda stratēģija, kā jūs domājat aizsniegt tos, kas vēl pagaidām nav aizsniegti vispār nemaz? Skaidrs, ka stratēģija tas ir interesants vārds, jo, manuprāt, mums valstī ir ļoti daudz un dažādas stratēģijas. Un, ja mēs paskatītos uz piemēram, sporta pamatnostādnēm, vai vēl kāda cita stratēģija, tad principā mums jau tagad visam būtu jābūt kārtībā. Ja mēs tā skatāmies, jo skaidrs, ka papīrs panes visu. Es pabeigšu savu domu. Zvanīsim. Un zvanīt, rakstīt, tas arī ir skaisti. Un skaidrs, ka Saeima nav viena tā vieta, kur tas notiek, bet tam ir jānotiek komplekss sadarbībā ar veselības un izglītības ministrijām. Bet es teiktu, ka varbūt mazliet līdzīgi kā Arķoms, tikai mazliet konkrētāk par to, ka tas ir tāds pasākumu kopums, tas ir komplekss. Tur nav viena pareiza atbilde. Ja būtu viena pareiza atbilde, tad katra valsts pasaulē jau to būtu ieviesusi. Tas ir sākot ar to, kas ir, piemēram, kā Gins teica par motivāciju iedzīvotājiem sportot, lai to varētu iekļaut pie attaisnotajiem izdevumiem, un beidzot ar to, ka mēs atbalstam tautas sporta pasākumus. Tas ir tieši tik vienkārši. Tas ir tieši tā, kā Arķoms teica, alkohola varbūt kaut kāda veida ierobežošana, varbūt šīs impulsīvās dzeršanas ierobežošana kaut kādā veidā. Un tikai kompleksi, bet tiešām tos ieviešot, nevis tikai runājot par to, ka mums to vajadzētu ieviest, tad mēs arī laika gaitā, mainoties paaudzēm, varam nonākt pie tā, ka mūsu sabiedrība kļūst veselīgāka. Jo dienas beigās jau ejot šajos dažādajos risinājumos,
Varbūt vienam aizķersies pie tā, ka viņš ir noskrējis Rimī Rīgas maratonu. Varbūt kādam citam liksies klau, bet es varu dabūt atpakaļ, ejot uz sporta zāli, kaut kādas savas izdevumus. Un viņš pamēģinās tādā veidā un liekot soli pa solim, mēs pamazām, tas nebūs ātri, bet pamazām nonāksim pie veselīgākas sabiedrības. Bet tas galvenais ir arī tas, ko es esmu apakškomisijā teicis, un gan pārunājot īstenībā gan ar Aleksandru, gan ar Gintu, gan ar Arķomu, ir tas, ka mums varbūt vajadzētu beidzot aiziet projām no tās stratēģiju un papīra fāzes, un es laiku teicu, mums jau sporta pamatnostādnēs vai tādā un tādā dokumentā tas ir, bet tiešām reālu risinājumu kopumu. Un šeit gribētu uzslavēt Gintu, ka šie soļi jau tiek spērti, kā piemēram Nacionālā sporta padomē tieši Ginta vadībā tika prezentēta šī ideja par attaisnotajos izdevumos iekļaut dažādas sporta aktivitātes. Skaidrs, ka mums nepieciešams definēt, kuras tās ir, vai tā ir slidošana, vai tā ir slēpošana, vai tā ir fitnesa zāļu apmeklēšana, tā jau ir detalizācija, bet esot klāt arī vairākiem valdības ministriem, principā šī ideja tika atbalstīta ar nosacījumu, ka tas tālāk, protams, iet caur nodokļu un finanšu ministriju un nodokļu šo darbu grupu, un tad soli pa solim ejot, mēs pie tā nonākam. Bet skaidrs, tā ir birokrātija, bet tas ir solis pareizajā virzienā. Un tikai kopā strādājot, vai tas ir Aleksandrs ministrijā vai Gins, kas ir vienkārši tautas sporta kaismīgs aizstāvis, vai no manas puses Saeimas apakškomisijā šo te varbūt visu liekot kopā vai veselības ministrijā, tieši vairāk skatoties no šī cilvēku veselības kā tāda perspektīvas, mēs pie tā nokļūsim, kaut kā tā varbūt ievedam. Jā, diezgan plaši, no paudžu maiņas līdz nodokļu politikai, un tā jau ir viss palīdz jebkurš solis uz priekšu. Ainār, noteikti, ka tev ir viedoklis kā plaušu ārstam. Absolūti negribu piekrist īpaši šajiem līdzteicējiem. Ja? Man vispār nepatīk vārds attīstīt, veicināt, vēl kaut ko, tad tukšpļāpāšana. Ir konkrētas lietas, kas traucē paveikt tādu vai šādu procesu. Ja mēs runājam, teiksim, par aptaukotiem pacientiem, ja? Covid laikā pacients ar virsvaru ventilēts skaidrs 100% mirstība. Bez variantiem. Nav Covida. Pacients ar virsvaru ventilēts ļoti augsts risks mirstībai. Vienkārši Ņūtona gravitācija darbojas. Kamēr tu esi vertikāli, tikmēr tev tie vēderi tauciņi uz leju, tikmēr tu nonāc horizontāli, vēderiņš iebrauc kruškurvī, elpota navako. Pirmais, ja? Tas būtu, kas attiecās uz veselību. Ja? Nākamais, cilvēku nevēlēšanās izkāpt no komforta zonas. Iet uz zāli, skriet, braukt ar riteni, nojot, iet pārgājienos, pie tam jebkuros laika apstākļos. Tas tomēr prasa no tevis piespiešanos. Taču labāk ir čipšu pakas pie televizora sēdēt. Ja? Tad tā ir domāšanas maiņa. Trešais, viedokļu līderi. Paskatieties, tas ir pirmdienās, man liekas, bija Telfos vai TV netā. Bija sabiedrībā pazīstami cilvēki publicē savus nedēļas nogales bildes. Nu, visādi tur mākslinieciņi, dziedātājiņi un tā tālāk. Ja? Cik jūs viņus redzat? Uz riteņa, mežā, surfojot, spēlējot bumbu? Nē, pie spogulīša. Kameriņa šiten, jā, barčiks un tā tālāk. 1% ir, teiksim, aktīvi. Lūk, vēl viena lieta. Un trešais. Tad, kad bija Covid, meža takas, mēs nodarbojos, teiksim, ar pārgājienu orientēšanos un visām šādām lietām. Pilns ar cilvēkiem. Varbūt tāpēc, ka mums ir svētdienās vaļā lielveikali. Gīns pareizi pateica, veselības, teiksim, trūkums rada zaudējumus tik un tik. Ja mēs aiztaisam svētdienā, kaut vai svētdienās, teiksim, visus lielveikals ciet. Labi, tirgotāji bļaus, PVNs, valsts budžets nepapildinās. Paņemam kalkulātoru. Pa cik nepapildinās un cik mēs pazaudējam? Vēl viena joma, konkrēts rīcības pārstājam runāt, vajadzētu attīstīt, veicināt un tā tālāk. No tukšām pļāpām pārējiem pie konkrētiem darbiem. Nodefinējam skaidri. Un tad rīkojamies mērķtiecīgi. Vai tajā gadījumā paies laiks, mēs to pat arī būsim. Jā, grūti nepiekrist, ka
ir iespējams taču koriģēt treniņu gaitu, tad, kad jau tev ir tenisšķības kājās un tā, ka jau tu kusties un kaut ko dari. Bet es gribu Evai Marēno uzprasīt, jo es zinu, ka tev ir saistība ar kardioloģiju, un tu esi Stradiņu universitātē lektora, un arī ģimenes ārsts reizē, un tu saskaries ar šo sirds asinsvadu problemātiku. Kā tu skaties uz šīm izmaiņām? Kas tavuprāt būtu tas, kas ir vissvarīgākais, ko būtu jādara? Kas ir tavs solis, ko tu ieteiktu? Jā, kā mēs redzam, Latvijā ir ļoti liela problēma sirds asinsvadu slimībām. Un, protams, uzturs mazkustīgums galvenie faktori, kā mēs jau to visi zinām. Problēma ir tā, ka pie manis, tie pacienti, kas nāk, viņus varētu iedalīt tādās divās grupās. Viena ir tie, kas jau ēd pareizi, apmeklē fitnesa klubus, uztraucās, ka viņiem tagad, ir lieki 5 kg, tagad domā, kā ar tiem strādāt, ko vēl var uzlabot. Un tad ir tā otra grupa, kuriem ir jau ļoti daudzi riska faktori, kam ir, ģimenē saslimšanas, kam jau pašiem ir liekais svars, kas maz kustās un nepareizi. Un viņiem lielākai daļai nav motivācijas. Un, ja viņiem nav šīs motivācijas kaut ko izmainīt, patiešām tādos, pat nerunāsim par kaut kādiem sīkumiem, bet kaut kādas lielas lietas, man ir ļoti grūti strādāt ar viņiem. Un, bieži vien viņi arī nesaprot, kas patiešām ir veselīgi, kas nav. Piemēram, daudziem pacientiem jautā, vai jums ir fiziskas aktivitātes ikdienā. Un viņi saka, jā, es darbā, tur cilāju kastes. Bet pētījumi liecina, ka īstenībā darot šādu kaut kādu monotonu, vienveidīgu darbu, kardiovaskulārais risks īstenībā pat palielinās. Tāpēc mums ir kaut kāds cilvēks, kurš katru dienu tās kastes cilā vai strādā dārzā kaut kādā vienā pozā. Viņš nevis uzlabo savu veselību, viņš vēl vairāk visu pasliktina. Un, ja mēs viņam neskaidrojam, ka īstenībā tas darbā, tas, ko jūs darāt, tas jums nepalīdz. Jums vajag aerobās aktivitātes, lai uzlabotu sirds asinsvadu veselību, jums vajag spēka vingrinājumus, lai stiprinātu kaulus, muskuļu masu un tā tālāk. Kamēr mēs to neizskaidrojam, tad arī nekas nemainās. Bet, man liekas, ka šeit būtu ārstiem jāstrādā, respektīvi ģimenes ārstiem, kardiologiem, jāstrādā arī ar psihologiem un tā tālāk, lai tiešām saprastu, kā mēs varam šos cilvēkus pareizi izglītot, pareizi informēt un radīt to motivāciju. Jo pārsvarā tie cilvēki, kas ir ar tiem riska faktoriem, viņiem ir ļoti daudz šo riska faktoru. Tā nebūs kaut kāda viena problēma, kas mums ir jāmaina. Mums ir jādomā, kā mēs kompleksi varam tādā multidisciplinārā komandā strādāt ar viņiem. Tieši tādēļ mēs esam multidisciplināra komanda, jau vismaz daļa no viņas. Un es zinu, ka tu, Ginte, esi tieši saskāries ar dažādām motivācijas lietām un dažādām organizācijām. Katrai no tām ir sava motivācija un sava ceļa, kā tad arī skaidrot šo veselības nozīmīgumu, kuru mēs visi tā kā izprotam. Skaidrs, ka darba spējas, dzīvildze, kopējā nācijas veselība un arī ekonomiskais ieguvums. Kā tu skaties, ko tu varētu paņemt no tām organizācijām, ar kurām sadarbojies, kas ir tā motivācija? Kā teiksim, Eva var izskaidrot pacientam savam, vai tu vai kāds no mums, kaut vai savam radiniekam vai paziņam? Jā, es domāju, ka ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Un, tas, ko mēs redzam arī līdz ko tā mūsu, piemēram, nozarē ļoti spilgti. Es runāju arī ar daudzu valstu kolēģiem, tiem pašiem Skandināviem un citām valstīm. Tur jāparādās šai daudzveidībai un cilvēku iespēja izvēlēties. Jo faktiski, kad fitnes sāka, kad mēs sākām nodarboties ar fitnes nozarē, mums bija 1%, tas bija 97. gads. Tad bija 2%. Un tie bija cilvēki, kuri gāja, kā angliski saka, commit or die, train hard or go home. Tad faktiski šobrīd mēs jau palielinot šo procentu parādās cilvēki, kuri nav gatavi trenēties ārpus savu komforta zonas. Mums viņiem jārada apstākļi un jābūt daudzveidīgākam tam visam. Es domāju, ka ļoti labs piemērs, protams, ir ieaicinot tam cilvēkam, kurš ir iekšā, kādu citu, kurš viņam ir tuvs, un pārvadot šo stigmu, jo stigmas ir ļoti daudz. Un es domāju, ka tas ir tas, ko Eva teica, kad ir ārkārtīgi daudz stigmas, un mums ir šī tuneļa
tuneļa redze cilvēkiem, un viņi ir jāpaplašina. Un te ir ļoti daudz izglītošanas darbs. Jo tas cilvēks, kurš iet uz fitnesu, protams, ka ja viņš ir vai viņš vienkārši nodarbojas sportu, viņš ir fiziski aktīvs, viņš iet pārgājienos kalnos, viņš arī domā, ko viņš ēd. Viņš arī domā, ka man ir jāguļ tās dienas. Viņš arī domā par savu mentālo veselību. Bet, ja šis cilvēks ir nokļuvis šajā šaurajā jomā, viņš neskatās plašāk. Viņš ir jāizkustina. Un es domāju, ka te būtu vajadzīga šī sadarbība starp organizācijām. Jā, mēs esam mūsu sektorā uzsākuši, bet viņai jābūt vēl plašākai, un mums vajadzētu vairāk runāt. Es dzirdēju, iespējami ir nodokļu atvieglojumi. Es domāju, ka arī, ja biežāk un vairāk dažādās vārtrūmēs vai pie mājām būtu arī pievilkšanās stieņi, tad cilvēki būtu motivēti to darīt. Vai, piemēram, cilvēkam pateikt, ka viņam maksās 10 eiro par to, ka viņš var 10 reizes pievilkties. Viņš ir domāt, hei, es varu mēnesī nopelnīt 10 eiro. Dažādi mazi burkāni, manuprāt, varētu būt samērā veselīgi un tāda motivējoša lieta. Bet tās nestrādā, jo cilvēki negrib tās ārpus komforta zonas izlīst, ja tur Somijā, Zviedrijā infrastruktūra nav tas arī galvenais. Bet tie nodokļi atvieglojumi strādā. Galvenais viens punkts, esmu ļoti daudz ar cilvēkiem savā profesionālā karjerā laikā. Es runāju, uzstājies un komunicējis, jo pie manis arī nāk ar jautājumiem, kur sūtīt bērnu un kādu sporta veidu nodarboties. Un viens no tiem faktoriem tomēr ir izklaide. Ja daudz lielāka varbūtība, ka cilvēki nodarbosies ar sportu, ja tā viņam būs arī izklaide. Ja katru reizi viņš nevis spiedīs sev iet uz to trenižera zāli kā uz darbu, viņš teiks, tāpēc, ka tas ir vajag. Bet, ja viņš to gaidīs, kad beigsies darba laiks, lai zinātu, ka es skriešu, es tur spēlēšu, nezinu, futbolu vai aiziešu uz kaut kādu deju nodarbību tur, ar hantelēm, fitnesa zālē vai kaut kādām aktivitātēm, kad viņam būs tā izklāta, tad daudz lielāka varbūtība, ka viņš tiešām ies un gribēs to darīt. Un otra lieta ir piederība pie komunas kaut kādas. Ja tajā brīdī, kad viņš atnāk uz to nodarbību, arī grupas nodarbību, viņš notrenējas un aiziet mājās, ir daudz lielāka varbūtība, ka viņš otrreiz neatnāks. Un tajā brīdī, kad viņš atnāk uz to nodarbību un treneris vai kaut kā tā grupa viņu paņem sev un viņš jūtas, ka viņš ir daļa no tās komunas, to esmu izgājis cauri organizējot nometnes, kad cilvēki atbrauc viens pats, atbrauc uz nometni, tad tā komuna viņu paņem pie sevis, tad arī, un viņš redz, ka tas tur nodarbojas arī ar to, ar citu, ne tikai tur ar volejbolu. Arī te paradoma, viņš aiziet uz viesnīcu un paskatās, viņš tur saliek kartupeļus, paskatās, vai viss pārējie tur saliek tur dārzeņus, vēl ko. Viņš tā, es esmu redzējis, ka viņš paņem viņš mazāk tos kartupeļus nost, jo viņš jūtās, viņš grib būt daļa no komunas, un mums ir ļoti daudz vientuļas arī cilvēku. Un ja cilvēkam ir caur sportu, viņš var dabūt to savu komunu, kur viņš jūtīsies piederīgs, tad daudz lielāka varbūtība, ka viņš būs tajā komunā un ka viņš mainīs arī savus paradumus. Piederība neapšaubām ir stipra, bet tu domā, ka, teiksim, Zviedrijas vai Somijas paraugs ar nodokļiem, tas nenostrādāt pie mums? Te jau komplekss, kā Orķēns un Dāvis arī minēja, te nebūs viens risinājums, nav tāds. Mums arī jāsaprot, ka ir demokrātija. Mēs nevaram pateikt tā, visi tagad pirms darba, visi nostājāmies un mums ir 30 minūtes vingrošana. Tā šeit Latvijā tas nestrādās. Bet neviens nav mēģinājis. Ir mēģinājuši, bet vēsturē paskatāmies. Es nezinu, pēdējos 30 gados es neatceros. Pēdējos 50 arī ne. Es gribēju piebilst, es piekrītu, bet man liekas, ka ļoti liela problēma ir vecāka gadagājuma cilvēki, un viņus motivē teikt, ka sports ir izklaide. Man liekas, ka daudziem ar tiem, nezinu, kaut kādiem kustību ierobežojumiem, kroniskām saslimšanām, viņiem ir grūti atrast jau prieku un izklaidi. Tajā mums ir jāatrod, kā mudināt šos vecākos cilvēkus, kam patiešām ir ierobežojumi, lai viņiem tas joprojām sagādātu attiecīgi pielāgot viņiem šo sporta veidu, slodzi un arī šo komunu izveidot ar sev līdzīgiem dombiedriem, tādā veidā, lai arī viņi atrastu kaut kādu prieku. Jo man liekas, piemēram, es sporta klubos neredzu mums pensionārus. Es pieņemu, ka citās valstīs tā situācija ir labāka. Pie mums pārsvarā tie ir ar kaut kādiem atsevišķiem izņēmumiem jauni cilvēki. Jā, kā tu skaties, kā ārsts uzreiz arī pie tās metodas, ka izrakstīt receptes. Piemēram, atnāk sirds slimnieks un viņam saka, ziniet, jums būtu stundu dienā jātipina. Lēnā tempā, mierīgi vai kādas citas aktivitātes, vai iet uz fitnesa klubu pie trenera kādu. Kā tu skaties uz tādu risinājumu?
Es domāju, pilnīgi noteikti tā būtu laba ideja, jo, piemēram, ja mēs skatāmies uz uzturu speciālistiem, pie viņiem atnāk cilvēki un uzturu speciālisti sastāda to savu diētas plānu, un tad tas cilvēks atskaitās, nosūtot to ēdienu, ko viņš tajā dienā ir apēdis, un tad viņi pārunā, vai tas bija pareizi vai nē, un tas to cilvēku ļoti, ļoti motivē, jo viņš nav gatavs tagad nobildēt savu McDonald's šķīvi un sūtīt uzturu speciālistam, vai ne? Viņš tomēr jūt kaut kādu motivāciju. Un man liekas, ka tas būtu ļoti pareizi, ka tiešām tas ārsts pasaka, jums būtu dienā vai nedēļā tik daudz reizes jāsporto, kaut kādas konkrētas aktivitātes, vingrojumi, un tad varbūt tas pacients nākamajā reizē ārstam arī atskaitās. Jā, es šomēnes darīju to vai šonadēļ darīju to. Es domāju, ka tas noteikti būtu motivējuši. Un arī tas, ka parasti mēs vienkārši kā ārsti grēkojam un mēs sakām, jums vairāk jākustās, jums ir jābūt aktīvākam. Ko tas nozīmē? Atkal jau es darbā kaut ko bīdīju galdas, vai tas ir sports vai nē, vai arī es aizgāju šodien līdz veikalam, vai tas ir sports. Mums patiešām būtu konkrētāk jārunā par to, kas tam cilvēkam būtu jādara. Daudz slimības, kam pat ir jau izstrādāti noteikti vingrojuma kompleksi, kā piemēram iekaisīgās zarnu slimības, ir kaut kādi jogas vingrinājumi, kas ir pierādīti, ka uzlabo šīs slimības stāvokli. Un attiecīgi, jā, ja mēs dosim tādas konkrētākas receptes un norādījumus, plus vēl cilvēkam būs jāatskaitās savam ģimenes ārstam, uzturu speciālistam tā tālāk par to, ko viņš ir darījis. Es domāju, tas noteikti varbūt ne uz visiem, bet uz lielāko daļu tas strādās. Ginte, jā, es atvainojos tūlīt pat. Ginte, cik ļoti tavuprāt vispār motivē labs piemērs, jo būšana kopā, receptes un vispārējais tas viss kopā strādā, bet cik tas labais piemērs ir infekcijos? Es domāju, vai varbūt pretēji ārsti droši vien, ka pateiks labu kādu piemēru, kā tas viss strādā. Cik tas ļoti aizrauj citus? Es domāju, ka strādā, protams, jāstāsta sociālām grupām, un tas, ko mēs mūsu kampaņas ietvaros arī šogad šī tēma ir cilvēki ar dažādiem traucējumiem un iekļaujoša vide mūsu sektorā, un mēs šos piemērus izceļam, bet es gribētu teikt, ka ir viens instruments, kas pasaulē tiek izmantots par šo te motivāciju, un tas ir šis te burkāna princips, un ir ļoti labi piemēri, un gan jau, kad Veselības ministrija pateiks labāk, kādi ir plāni, vai Dāvis pateiks, kur mēs esam mūsu fiskālās situācijas aspektā, bet ir piemērs no Lielbritānijas, no Jaunzēlandes un Austrālijas. Ja cilvēks ir fiziski aktīvs un viņam ir šī medicīniska apdrošināšana, viņš maksā vienkārši mazāk. Un tas ir šobrīd, paldies tehnoloģijām, protams, ka viņas dara daudz ļauna, bet dara arī daudz laba. Mēs ar šo te gudro pulksteni vai pulsa jostas. Jā. Viņš ir sasaistīts ar polisi, tiek saņemti šie fiziskās aktivitātes rādītāji no pulsa zonām, un viņas ir izmērāmas. Es domāju, ka šobrīd tehnoloģijas ļoti precīzi izmēra, un man ir konkrēti piemēri. Mani kolēģi no Lielbritānijas arī rādīja, viņš maksā stipri mazāk, ja viņš vingro šīs 4 reizes nedēļā un vingro šajās te intensitātes zonās, viņš vienkārši maksā mazāk veselības apdrošināšanai. Tas taču ir konkrēts burkāns, vai ne? Jā, bet es saprotu, ka plaušārs... Es vēl papildināt kolēģi. Viņi vispār aizskāra ļoti interesantu tēmu, ja, kad mēs paši ārsti bieži vien grēkojam. Ja. Tā vietā, lai pateikt, vecīt, tavs problēmas ir no tā, ka tu esi tīzlis. Tā, pavisam vienkārši. Mēs izrakstam recepti, padzeriet šitās zālītes, padzeriet tās, un pacients ir laimīgs. Viņam nekas nav jādara. Ja. Viņa vietā šīs problēmas kāds atrisina. Un esmu runājis arī ar traumatologiem. Un tā, kad viņi pasaka slimniekam, tev jāiet ir vingrot. Kā? Vai tiešām? Ja, un man tagad būs sevi jāpiep, un tu man neoperēsi. Ja? Tad te būtu arī ne tik daudz, darbs ar pacientiem, cik darbs arī ar kolēģiem, ar profesionālām asociācijām, ja? Vai ārstbiedrības līmenī, ja? Izglītot arī kolēģis, ja? Lai viņi saprot, ka ne visas problēmas ir tāpēc, ka man ir tiešām varbūt slims pušu menisks vai kas, bet varbūt es vienkārši esmu tīzlis. Mēs jau arī runājam tieši, kā lai to novērst. Un ārstiem te būtu apusēji. Ja? Gan ir jāizglīto ārsts, lai viņš atpazīst un neaiziet slimnieku pavadā. Jo tas ir visvienkāršākais. Ja? Un zinām, tas ir bizness. Ja? Izrakstīšu tagad tableti, viņš atnāks nākamais, atkal samaksās. Ja? Baigi forši.
Jā, ar ko mēs nesaskaramies un kādām motivācijas formām. Bet, Arķim, kā tev liekas, kā nostrādāt no izglītošanas līdz burkānam? Jo burkāns ļoti konkrēts. Soļi saskaitās, nodoklis samazinās. Tie burkāni, manuprāt, var būt ļoti, ļoti dažādi. Tādas iespējas ir ļoti plašas. Es pilnībā piekrītu kolēģiem par tām fiziskām aktivitātēm, ko būtībā ārstiem būtu jāpasaka. Un, tieši tāpēc mēs kā veselības ministri īstenībā piekrītam. Tagad mēģinām arī runāt šobrīd ar ārstiem, kā mēs to praktiski ieviesīsim, to fizisko aktivitāšu recepti. Jo īstenībā mēs atkal atgriežamies pie tā klasiskā stāsta. Mēs visi saprotam, ka kaut kāda veida aktivitātes vajag, bet dažreiz vajag arī kaut kādu mazliet tādu, vai nu burkānu, vai nu pātadziņu. Un šajā gadījumā diezgan labi nostrādā uz cilvēkiem tad, kad ārsts ne tikai vienkārši pasaka, atnāc pie ģimenes ārsta, klausies, tev vajag vairāk sportot. Bet, ja tev vienkārši izraksta recepti, klausies, tev ir tāda situācija, tev ir liekais svars, vai tev ir sirds sasimšana kardioloģiska, tev vajag obligāti 3 reizes nedēļā 1,5 stundu staigāt. Kaut vai, tu vari šo darīt. Un to var izmērīt. Piemēram, jā. Tev vajag, vai arī tev vajag nostaigāt nedēļā, 30 kilometrus. Un rekurtava recepte lūdzu 30 km nostaigāt. Nenostaigā maksā sodu. Teiksim, tā kā par prātu pārsniegšanu. Diez vai mēs runājam par sodiem, bet nenostaigāt. Drīzāk kaut kādu tādu mazliet tādu pozitīvāku tādu motivāciju. Bet sots jau ir tavs veselībai. Tieši tā. Tas jau ir lielākais sots, ko ir vēl lielāk? Un vēl viena lieta, kas arī mums liekas svarīga, es jau prezentācijā pieminēju, kā mums krīt tā pietiekamā fiziskā aktivitāte. Kad mēs esam mazi, līdz 10, 11 gadiem, viss ir kārtībā. Daudz maz tur, protams, ir atsevišķi bērni, kuriem pa maz, bet lielākajā daļā viss ir kārtībā. Bet jau pusauģiem būtībā no 3., 4. klases jau sākas problēmas. Jau tie bērni, jau viņiem ir pa maz aktivitātes, un, protams, tam bērnam neveidojas tas ieradums, arvien mazāk viņš kļūst pieaugušs un arvien mazāk sporto. Un, tur mums īstenībā šobrīd ar Izglītības zinātnes ministriju ļoti laba izpratne kopēja par to, ka mums vajadzētu aiziet būtībā prom no tām slimības lapām. Es jau īsi pieminēju, bet varbūt tieši nedaudz detalizētāk. Mēs arī šobrīd ļoti aktīvi runājam ar ģimenes ārstiem, kā to praktiski izdarīt. Bet ideja ir tāda, ka mēs vairs neizrakstām tikai varbūt dažos gadījumos, kad tiešām ir tur krustniskās saites un tiešām tur pusgadu vajag sēdēt. Bet lielākoties mēs neizrakstām atbrīvojumus no sporta kā tādus, bet izējām uz to, ka ir noteikts algoritms, kur ārstam ir jāuzraksta, hei, tu esi paslimojis, tev turpmāko mēnesi tu nevari darīt to un to, bet tu vari darīt to un to. Un tev jebkurā gadījumā jāiet sporta stundu, un sporta skolotājiem, labi, kaut vai tev vajag pastaigāt, bet izēj tur 30 minūtes, pastaigā apkārt stadionam. Tā jau ir fiziskā aktivitāte. Mēs ejam uz šo, lai mums vienkārši, jo šobrīd ir tā, ka vieglāk ir vienkārši izrakstīt to atbrīvojumu, un tad nav nekāda problēma nevienam. Vērts neko nedara. Tas ir, mūsuprāt, arī ļoti svarīgi, jo tad mēs tur ieliekam tomēr to, es kā papagali šodien stāstīšu, pārāduma maiņa. Mēs vienkārši ieliekam to iekšā, ka tomēr to ir jādara. Tātad visiem ir skaidrs, ka lētāk ir vesels cilvēks un dārgāk ir ārstēt šo veselo cilvēku, kurš ir kļuvis par slimo cilvēku, un tur arī šīs kustības ir svarīgas. Un es nevaru vienkārši nedot vārdu tāpēc cilvēkam, kas ir ļoti zinošs par sirdi. Es vienkārši pateicu, ka man ļoti patīk koncepts, pie kura, manuprāt, vairāk ārstiem vajadzētu pieturēties, ka jebkuras saslimšanas ārstēšanas pamatterapija ir dzīvesveids, nevis zāles. Ja? Pacientam sāp mugura, tā būs ārstnieciskā vingrošana, tā būs svara zaudēšana, tas būs stresa menedžments, pietiekami daudz miega, tā nebūs pretsāpju terapija. Un man liekas, kā jau arī dakteris minēja par to, ka vieglāk gan pacientam, gan ārstam bieži vien pateikt, lūdzu, šeit ir zāles un viss, un nākamais. Bet tomēr dzīvesveids ir tā. Terapijai ir jābūt. Noteiktās situācijās mēs nevaram iztikt bez medikamentiem vai bez operācijām, bet pamatā tas tomēr būs dzīvesveids. Paradumu maiņa, man liekas, ka tas ir pats grūtākais. Ikviena cilvēka un ikvienas nācijas un ikvienas organizācijas vispār vidū. Dāvi, kā jūs uz to skatāties? Es redzu, ka tev mikrofons vienkārši jau pielikts pie mutes, tu esi gatavs jau... Jā, es gribēju mazliet arī reflektēt. Sniegt atbildi. Jā, uz dzirdēto, ka no sākuma par to, ka tu arī teici, ka visiem ir skaidrs par veselīgu dzīvesveidu.
Bet man liekas, ka nav visiem skaidrs. Mums šeit visiem visticamāk ir skaidrs. Un vēl cilvēkiem, kas, es nezinu, skrien stirnu bukā, iet uz svaru zāli vai, es nezinu, nodarbojas ar saviem draugiem kaut kādām, nezinu, komandas sporta spēlēm vai citām aktivitātēm. Un šeit skaidrs, ka visi skatās uz valdību un skatās uz Saeimu kā kaut kādu vietu, kur radīsies šie risinājumi, šī burbuļu nūjiņa, kā mēs saucām, lai tagad visi sāk sportot. Skaidrs, ka mums ir arī tas darbs, kas mums ir jāizdara, kā valdībai, kā Saeimai, bet tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka arī veselīgs dzīvesveids un šis te uzturs un vispār veselība kā tāda, ka līdzīgi tā kā olimpiāda, tas sāks mājās. Un dienas beigās, ja ģimenē, gan jaunajai paaudzei, gan arī paši vecāki neturēs cieņā to, ka varbūt jums vajag iziet 2-3 reizes nedēļā. Vienalga, lai kas tas būtu, lai tas ir, es nezinu, vienkārši ielu vingrošana un pievilkšanās, kā tu minēji 10 reizes, vai tā ir bumbas sišana vai staigāšana pa takām, bet kamēr tas netiks arī audzināts jaunajā paudzē, mēs politiķi varam tur, nezinu, atspiesdamies stāstīt, ka visiem ir jāsporto, bet ja viņam mājās tēvs pateiks, ko viņi runā, viņi ir muļķi apsties uz manī, man taču viss ir kārtībā, es nodzīvoju līdz 50 gadiem un esmu 3 reizes dzīvē pusskrējis. Tad jūs saprotat, tā jaunā paudze arī, viņam tēvs, māte, ģimene, vecais tēvs, tā ir autoritāte. Un te ir arī tas, ka mums kā man un kolēģiem kā politikas veidotājiem mums jāatrod tas risinājums, lai varbūt arī šīs ģimenes galvas sadziļd, un tad tālāk jau tas arī tiek nodots nākamajai paudzei. Jo Norvēģijā vai Somijā, ko mēs visi saucam par labajiem piemēram, tur vairs nav, ka sports tas ir kaut kas ekstra. Tā ir daļa no ikdienas. Tā ir daļa no ikdienas, ka tu, es nezinu, vai tu slēpos skolu, vai tu ej uz kādu citu pulsiņu. Tur, piemēram, treneru sistēma vispār ir tāda, ka, ja es gribu sūtīt savu dēlu futbolā, es paralēli tajā futbola klubā piestrādāju par treneru, lai gan man pat nav tāda attiecīga izglītība, bet tādā veidā iesaistot visu ģimeni šajās aktivitātēs. Tāpēc gribētu teikt, ka ģimene tas noteikti ir vēl viens ļoti, ļoti nozīmīgs faktors, lai mēs kopīgi virzītos uz šo te veselīgāko sabiedrību. Un otrs, arī papildinot kolēģi, arī vēl viens šis te piemērs, es pat atceros, skolu pabeidzu ģimnāziju pirms 11, 12 gadiem, un tad arī šis piemērs, es pabeidzu 3. ģimnāziju, mums bija peldbaseins. Pusklasē ir alerģija no chlora pēkšņi. Un to ir izrakstījuši ģimenes ārsti. Un pēc tam, es nezinu, mums ir klases, pieņemsim ekskursiju uz Līvu aku parku, un tad tā alerģija no chlora vairāk nav. Šeit ir tāds... Cits chlors vienkārši. Jā, un tas šeit ir arī, par to, un, protams, tas, ka peldēšana bija pirmā stunda, viņa bija 8:20, tas noteikti arī ietekmē šo alerģijas procentu celšanos kaut kādā veidā. Man patīk tā doma, ka mēs esam tie piemēri, jā. Vēl viena lieta, jā, un kolēģis Epējais pateica, jā, par to pašu peldēšanu, jā, un kāpēc mēs esam pirmā vietā noslīkušā skaitā. Jā. Tas jau viss ir saistīts. Tieši tāpatās sabiedrība, tāpatās kā dzīves organisms, mēs jau nevaram paņemt izolēti kāju vai roku vai ausi, jā. Viss ir viens organisms. Mēs esam saistīti un par piemēriem. Bet varbūt tad, Dāvi, jums vajag 23. datumā no rīta Saeimā pirms parlamentārās sēdes visiem 100 deputātiem novingrot un parādīt arī piemēru pozitīvu. Šitai jau bija, es redzēju, tur bija kaut kāda 11. Es redzēju, jā, bija. Nevajag kādot ieskaitu peldēšanā, piemēram. Bet, ja bija... Un kāda problēma? Ja bija, tad... 5 laikam. Ja bija un nenostrādāja, tad vajag darīt to vēlreiz. Jā, tad ir jāatkārto Saeimas vingrošana. Pēc stundām, visādi izcinājumi. Jā, ir vienkārši pabeidzot to domu, lai es saprastu, vienkārši iezīmēt to piemēru peldēšanu, bet tad aiz tā, ka tas pusaudzis, kuram skaidrs, ka viņam dzīvē interesē citas lietas, viņam ir jāpabeidz skolu, paralēli viņam ir sociālā dzīve, viņam tur ir meitenes vai puiši, un varbūt vēl kāds treniņš un vēl kaut kādas citas aktivitātes. Bet viņš, lai viņš varētu saņemt šo atbrīvojumu, nepeldēt šo alerģiju no chlora, viņš visticamāk tā tad ir saņēmis vecāku akceptu, kas saka, ka tas ir ok. Aiziet pie ģimenes ārsta, viņš tev sarunās, un vēl šī otrā, it kā, kas ir pēdējā šī barjera, lai kas būtu jāpasaka, vecīt, tev ir jāiet peldēt. Tieši tā mēs pirmā vietā pēc noslīkušiem, varbūt tu, ja ne izglābs sev, varbūt vēl kādam citam varēs palīdzēt kādā situācijā. Mēs nekad nezinām, kas notiks, bet arī šis ģimenes ārsts pateica, nē, tas ir ok, ka tu nepeldi. Tas ir šīs te visas, tāds komplekss. Tieši tā kā es saku. Par tautas sportu un tā nozīmīgumu un šie piemēri rādīšanu mēs nonākam atkal pie tā, ka mums no paša sākuma visiem būtu jāsaprot, ka sports ne tikai izklaide pierod, bet tā ir milzīga daļa, es domāju, izklaides ziņā un arī sporta un aktivitāšu popularizēšanā profesionālam sportam, bet tieši tautas sports
kā izpratni par to, ka tas ir ceļš uz veselību, nevis ceļš uz grūtībām. Un tas ir atkal tavs lauciņš. Jā, es domāju, ka te principā mums viedokļi sakrīt. Mums vienkārši jāiet pie rīcības, un ja mēs paskatāmies arī uz tiem pašiem skandināviem, arī skolas līmenī piedalās absolūti visi, un sākot no bērndārs, kad iet vai līst vai sniega, iet ārā, kustās. Un es domāju, ka arī šeit ir vesels jautājums, ka faktiski sporta stundai vajadzētu būt katru dienu. Un vajadzētu būt harizmātiskiem un jaudīgiem tiem sporta skolotājiem, lai viņi spēja aizraut un lai viņi spēja arī to sportu padarīt daudzveidīgu. Man pašam ir 2 meitas, paldies Dievam, viņam ļoti sportiskas, jo mēs sievu sportojam bieži. Bet tas, ko viņi stāsta, citreiz arī sporta stundās tiek iemests šie tautas bumba. Un ar to arī tas sports bieži vien aprobežojas. Bet mēs zinām, ka viņš ir daudz interesantāks. Šobrīd arī tajā pašā mūsu fitnesā. Jebkas ir un tā komunas izveidošana ir. Un, viņš ir ļoti, ļoti daudzveidīgs. Ir joga, ir piekārtā joga, ir pilates, ir spēka treniņi. Mēs noteikti esam par to, lai cilvēks atrod to savu vietu, vai viņš tipina, vai viņš spēlē futbolu, vai viņš iet kalnos, vai viņš iet dabā. Mēs noteikti esam par maz dabā. Es domāju, ka mums jābūt daudz vairāk dabā. Jā, paldies. Un, lūk, par sporta skolotājiem. Kur mums dabūt vairāk aizraujošas, harizmātiskas sporta skolotājus? Ir recepte? Tas viss sākās ar izglītību. Tieši tā. Protams, un tas maiņas, kas tagad tika uzsākts, arī tagad mēs izstrādājam vadlīnijas sporta speciālistiem. Ļoti labs projekts. Viņam bija jābūt pabeigtam 31. augustā, bet tie cilvēki, kas taisa tas vadlīnijas, viņi palūdz pagarināt, jo viņi teica, mēs paši esam tā iegājām procesā, kā man patīk, gribās vēl to vēl pielikt klāt. Un es ceru, ka tas ļoti palīdzēs sporta pedagogiem, jo viņi teica arī, kad prezentēja mums jau tās vadlīnijas, arī teica, ka viņi brauca pa tām sporta skolām un skatījās, kā tur vada tas pedagogs, ka tas ļoti varētu būt tāda situācija, kā ir pabeigta LSPA pirms vairākiem gadiem, un pēc tam tas pedagogs varbūt nepilnveido savu zināšanas, un tas jaunas metodas viņas iet uz priekšu, un kaut kādi vingrinājumi, kurus tur agrāk bija pieņēmami, tad tagad ir pēc jaunākiem pētījumiem, tu zini, ka tāds vingrinājums taisīt nedrīkst, bet viņi turpina darīt, un to man pašam 2 dēli, viņiem bija vingrošana, un viņiem pateica, ja taisies šitādu vingrinājumu, netais viņu. Jo es zinu no sava fizioterapeita, ka šo vingrinājumu apstiprināja, ka griezt galvu pa apli, ka nedrīkst darīt priekš skrimšiem ļoti neveselīgi. Un līdz ar to es viņam jaunākam bērnam, kur es zinu, ka viņam vēl tur nekas nav, kakals ir tāds plāns, nav nostabilēt muskuļi, nav, es saku, šito vingrinājumu izlaid, mēģina kaut kā. Un līdz ar to tas vadlīnijas, es ceru, ka ļoti palīdzēs. Tātad treneru un sporta skolotāju izglītošana tas ir viens, bet kādu skaties uz šo ierosinājumu, ka sporta stunda kaut vai īsa, bet katru dienu? Es jau kā no sporta departamenta, es tikai atbalstītu tādu iniciatīvu, bet tur arī jāskatās tas kopējais apjoms, jo bērni, būsim godīgi, viņi ir pārslogoti. Un tad, kad saliek man pašam 2 dēli un 2. un 3. klasā, es redzu, cik viņam tas nodarbības, cikos viņam jāceļās un jāiet. Un tad, protams, vecāki, aktīvākie grib, tur vēl kaut ko papildus nodarbības aiziet, un ja tur sports, un tad atnāk mājās vēl mājas darbi. Tad tas bērns saka, kad es varēšu paspēlēt, kad es varēšu Lego paspēlēt. Un tad sestdien, svētdien, bet tad pirmdien, piekdien viņam ir. Tāpēc tā papildus katra nākamā nodarbība, tad viņi uzreiz. Mazliet varbūt vienkārši ātri papildinot Aleksandru, šeit īstenībā ir ļoti vienkārši šī atbilde. Sports katru dienu. Kā mēs skatāmies uz to, kad mēs pagarinām mācību gadu. Un šeit vienmēr atdurās šī diskusija, jo, kā Aleksandrs teica, nedēļā ir tik stundas, cik viņas ir. Bērniem arī ir tāda slodze paredzēta, kāda viņiem ir. Un tad, principā, ja mēs ejam uz šī mācību satura paplašināšanu, tad mums sabiedrībā ir jāatver šī debate par mācību gadu paplašināšanu. Un tas ļoti bieži vien arī tur šī debate beidzās, jo kaut vai ar valsts aizsardzības mācību mēs tik ļoti meklējām, jo arī viens no šiem pedagogiem bija pagarināt mācību gadu valsts
aizsardzības mācība dabīgi ienāk šajā te procesā. Uzreiz ir bloks, un tad būs ielās skolotāji, un būs protesti un vecāki un viss. Un šis ir komplekss jautājums. Un drīkst es vēl papildināšu, jo tā arī ir problēma, jo par to aktivitāti. Ja agrāk bija, ka bija vasara un brīvlaiks un bērni ārā dzīvojās, bija aktīvi un kustējās, tad tagad tā ir problēma, jo kad vasaras brīvlaikos, kad vecāki aiziet uz darbu un bērns paliek viens pats mājās pats ar sevi, ja nav tur kaut kādas nometnes vai aizved uz laukiem, tad ko viņš dara? Viņš vairāk neiet ārā un neskrien ar draugiem. Viņš sēž telefonā un datorā un pie televizora. Un tā ir liela problēma. Līdz ar to varbūt tie gari brīvlaiki, tad viņi neveicina to visu. Mēs varam nokontrolēt to sporta nodarbības tieši tas mācības procesā, bet vasaras laikā kaut vai arī liekas, ka vasarā visiem vajadzētu būt aktīvākiem, jābūt ārā ar svaigā gaisā, bet tas tehnoloģijas nospēlē sliktu lomu. Es redzu, ka Eva ir gatava. Es gribēju piebilst, ka pie manis, kā pie ģimenes ārsta, nāk bērni, kam sporta stundās no viņiem prasa izpildīt kaut kādas, sasniegt kaut kādus noteiktus rezultātus, kas visiem ir vienādi, un viņi, es nezinu, kaut kādas savas attīstības dēļ, vai tāpēc, ka viņiem ģimenē vienkārši nav pieņemts nodarboties ar sportu, viņi to nespēja izpildīt, un viņiem sports rada stresu. Un bez maz vai līdz tādam līmenim, ka labāk, nezinu, slimot un neiet uz skolu, vai tiešām izlūgties to atbrīvojumu. Un tad man kā ārstam arī tāda dilemma, no vienas puses, man negribās dot to atbrīvojumu, bet es redzu, ka tam bērnam ir stress un varbūt pat bailes no sporta stundām, no stingra skolotāja, no vienaudžu apsmiešanas un tā tālāk. Tādēļ man liekas, ka tiešām būtu ļoti svarīgi individuālāk pielāgot sporta nodarbības, bet vai tas realitātē ir iespējams, tas laikam cits jautājums. Jā, šī ir tā paradigma, man liekas, ka atkal ir sports nevis kā augstu sasniegumu lieta, bet kā terapija vairāk. Un šeit es domāju, ka ārsti zinās labāk par visiem klātesošiem, ka tas taču ārstē nevis sasniegumus rada. Es domāju, vismaz tautas sportā. Nē, es gribēju vēl vienu mazliet bišķi savādāk piebildīt. Jā. Atkal mēdīju virzienā, kas arī būtu, kas varētu savu ārtavu pienest šajā. Ja, piemēram, mēs paskatāmies, ir sestdienas vai svētdienas rīts. Es, piemēram, braucu kaut kur uz orientēšanos uz mežiem un klausos radio. Un tad tā diktors saka, šodien ir tāds, laikam jau labāk ir palikt ar tējas krūzi zem segas. Runājiet ar reklāmas kaut kādu kompāniju. Uztaisām tieši otrādi. Labi, tas nekas kā līst, ja, bet ejiet uz zāli, uzvelc jaku, nav slikts laiks, ir nepiemērots apģērbs. Ja. Bet tajā cilvēka zemapziņā tas jau kaut ko nosēžās. Ja jau man par radio saka, tad jau es arī nekur nekustēšos. Ja? Tādu pozitīvismu kampaņu uztaisīt. Ja, tās ir tās domāšanas maiņas, kas ir pašas grūtākās. Domāšanas maiņa, un tas jau kaut ko zemapziņā atkal paliks. Ja? Tiešām varbūt ir vērts, es nezinu, kāds uzņemtos vai runāt kaut kādu reklāmas kampaņu, reklāmas kompāniju uztaisīt šādu nav slikti laika apstākļi. Man ir ļoti svarīgs iestrādājums. Īstenībā mēs visi, man liekas, esam 99% jautājumu uz viena viļņa. Bet mēs šobrīd rādām ļoti sliktu piemēru sabiedrībai. Mēs jau otro stundu sēdus un neko nedarām. Tā kā pieceļamies lūdzu visi un mazliet izstiepjamies. Jo tas arī ir ļoti svarīgi. Arī stundās, mēs būsim kadrā. Arī jebkurā darba vietā, jo mēs to nedarām. Mēs vienkārši sēžam vairāk stundu un mazliet pastiepjamies. Kaut vai tas, bet tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo mums gadās visādas muskuļu problēmas, sāpes, ir tīpaši mugurē tieši tāpēc, ka mēs visu laiku sēžam un neko ar to nedaram. Departaments 5. stāvēs. Milzīgs paldies. Tas ir ļoti labi. Milzīgs paldies, tev sēžamies tagad. Jā, un otra lieta arī gandrīz neviens nav padzēries. Ūdens patēriņš mūsu sabiedrībā arī ir ļoti mazs. Dāvi, tu esi malacis, bet es skatos uz pārējiem. Jo vairāk dzēri, jo mazāk ēd, ja? Nē, tas nav par to īstenībā. Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu audi atjaunojas un lai mūsu smadzenes atjaunojas. Tam ir vajadzīgs ūdens. Un vairs īstenībā mums ir tā leģenda, ka jāizdara 2 litri dienā. Tā īstenībā nav līdz galam patiesa, jo ir jārēķina ar ķermeņa svaru. Jābūt 30 ml uz ķermeņa svaru. Piemēram, es svaru 100, man vajag vismaz 3 litrus dienā izdara, tas ir diezgan daudz. Bet es jau gandrīz pudli izdzēru no 5. Man ir normāls ritmiņš, jums ne? Varbūt beigās vēl papildinot tev to, ko viņi teica par, ka nāk tie bērni un pusauģi. Tad vienkārši tīri stāsts no dzīves, ka man tagad arī pildot savus pienākumus sanāca pabraukāt pa Latviju un satikties gan dažādu sporta skolu vadītājiem, gan olimpisko centru vadītājiem. Un tad
nesaukšu kurā, varbūt tieši sporta skolā, bet vienā no Kurzemes sporta skolām vadītājs, kurš strādā par sporta skolotāju. Vienkārši izdzīves piemērs, ka arī viņiem nāca visu laiku bērni ar visādām zīmēm un attaisnojošiem par to, ka tādu un tādu iemeslu dēļ viņi nevar sportot un tādu dēļ. Bet viņš teica, īstumā tā visa sāls slēpās, ka daļa no viņiem vienkārši negrib ģērbties kopā, jo tie ir pusauģi. Tur ir dažādi kompleksi, dažādas dogmas un stigmas par to, ka kāds ir mans ķermenis un tas. Un tajā brīdī, ka varbūt ar ne pašu tādu, humanitārāko metodi, bet tajā pašā laikā uzliekot to, ka pat, ja tu nāc uz sporta stundu un to esi attaisnots, tev tāpat tās ir jāsēž sporta tārpā. Tāpat tajā brīdī šie kavējumi pazuda. Jo viņi pazuda tāpēc, ka vairs nebija jēga viņus vienkārši rakstīt, jo tāpat tās bija jāiet ģērbties. Un šeit es gribu varbūt arī mazliet paplašināt to laukumu ar to, ka ir skolas, kur ir fantastiski apstākļi, kur tiešām tev ir dušas, tu vari paspēt nomazgāties, jums ir atsevišķas ģērbtuves un viss ir kārtībā. Un tajā pašā laikā ir pilns ar skolām, kur, es atvainojos, bet arī man būtu pretīgi, ja man parasti liek 2 sporta stundas, ja man būtu pretīgi, ja man 8 minūtes jāskrien, jāsvīst, un tad man ir 5 minūšu laikā jāspēj saģērbties un jāiet uz matemātikas kontrolu darbu. Tas nevienam, es domāju, nebūtu patīkami vilkt atkal tās reizes, jo tajā laikā pat nevar ieiet dušā normāli. Un šis atkal ir vienkārši vēl viens piemērs, kas ieskicē, cik īstenībā tiešām komplekss ir šis jautājums, sākot ar to, kas ir ģimene, kā ģimenē jūs par to komunicējat, beidzot ar dažādām pusauģu vecuma īpatnībām, un trešais ir infrastruktūra. Un skolotāji saprot par to, ka varbūt pēc 2 sporta stundām uzreiz neliekam to kontrolu darbu, atļaujam tiem bērniem nomazgāties, tīpaši pusauģiem, kas tāpatās jau pastiprināti svīst. Šajā ziņā pilnīgi taisnība, manuprāt, jo katrs sīkums skaitās un katrs sīkums ir svarīgs. Galvenais, lai šī kustība notiktu, lai nodrošinātu katru mazo iespēju, lai ņemtu vērā gan sākot no audzināšanas līdz dušām vai brīvo laiku vai visu pārējo. Tas viss būtu ļoti, manuprāt, svarīgi. Bet 23. ir tas datums, kad mēs redzam tādu lielo, milzīgo soli uz priekšu, kad ir kaut kas, ir datums, uz ko notēmēt. Kur ir varbūt izstāsti plašāk tā, lai mēs visi esam un varam arī tālāk izstāstīt par 23. septembra paredzētajiem notikumiem. Ne tikai 23. ir arī visa nedēļa. Es domāju, ka nedēļas ietvaros tas tautas sports ir vēl plašāks. Ir pārgājieni, ir dažādi pasākumi arī pašvaldībās, bet tieši 23. šogad tas iekrīt pirmdienā. Ir ļoti daudzveidīga programma un sporta klubi, es zinu, ir daudz strādājuši. Mums nav tikai sporta klubi, mums ir bērndārs Pielādzīts, ir sporta skola. Tajā dienā ir speciāli radījuši dažādus pasākumus un programmas, kad jebkurš cilvēks Latvijas, kurš varbūt līdz šim nav saņēmies, uzdrošinājies, viņš var atnākt un iepazīties. Un tieši tās programmas ir dizainētas vairāk tādiem cilvēkiem, kuri nav bijuši ar sportu uz tu. Viņi var atnākt, paskatīties džimā, ABC, kas ir tās vienkāršākās lietas, kā es varu droši uzsākt. Un mēs arī esam aicinājuši klubus taisīt ne pārāk intensīvas šīs nodarbības un daudzveidīgākas. Tieši tā vecākiem cilvēkiem, jauniešiem un tiem, kas nav vingrojuši un iespējams, kuriem ir kaut kāda arī kustība ierobežojumi. Un mēs arī daudz runājam šīs kampaņas ietvaros, ko sporta klubi var darīt, lai aicinātu šos cilvēkus ar dažādiem traucējumiem, ne tikai fiziskiem, bet arī mentāliem. Kā viņš sākot no sporta kluba mājaslapas, atrod šo ceļu uz sporta klubu, un kā viņš arī iekļūst tajā klubā, un kā viņš jūtās tajā klubā, un ko viņš var izdarīt. Jo tieši ja mēs runājām par to stigmu, un tam cilvēkam ir ārkārtīgi grūti sevi pārvarēt un atnākt. Un tāpēc es domāju, ka ir svarīgi runāt, stāstīt un būt piemērs, kad ārsti vingro, kad politiķi vingro, kad faktiski arī vecāki vingro, kad visi vingro. Un, šis būtu viens tāds solis. Jā, tie, kas vingro, tie varētu rādīt labu piemēru. Vienkārši kaut vai Instagramā vai sociālajos medijos rādot to, ka tas ir iespējams arī bez lielām polēm un nav jābūt supervaronim, lai varētu izkustēties. Protams, es gribēju teikt, ka profesionālais sports tā ir cita lieta. Tur ir daudz vairāk nepieciešama disciplīna, gribēšana, varēšana un tur ir daudz citu faktoru, bet tautas sports, manuprāt, ir tā lieta, kur mums jārāda tas labais piemērs. Un šī ir viena no tām kampaņām, kas to arī darīs. Cik Latvijas vietās jau ir paredzēts?
103 vietās. Nav tikai Rīga, ir visa Latvijas geogrāfija. Es redzēju Instagramā tieši šorīt no rīta, un es gribēju uzslavēt Cēsu fizioterapeiti, tā bija ārste, kas tieši šo lietu arī darīja. Viņi rādīja, kā cilvēkiem uzsākt 5 lietas, kas ir jāņem vērā, lai cilvēks nesatraumētu sevi pirmajā piegājienā, ka viņš teiksim, 20 gadus ir nosēdējis krēslā, un tad pēkšņi es skriešu maratonu tagad. Jā, tas ir labi. Es redzēju, viņi runāja. Tagad es arī darīšu to, un tad viņš nonāk iespējams, ka pēc tam pie Evas, un Eva saka mazliet lēnāk. Jā. Kādi ir tie labie piemēri, ko jūs vislabāk saskatāt? Šīs metodas, pozitīvisma kampaņa, es sapratu, ko to rekomendētu? Kādas kaut vai bildes mums likt iekšā, kādus stāstus mums stāstīt viens otram, lai tas aiziet skaļāk, populārāk, saprotamāk? Tautas sports. Protams, tas ir kopējs komplekss, jo vairāk informācijas būs, kas stimulēs, ja tiešām par radio tev runās, mēdī tev runās, ja tu skatīsies filmas un tur nevis dzers alkoholu supervaroņi, bet nodarbosies ar sportu, ja visi influenceri un satura veidotāji sociālās tīklos, tu redzēsi, ka viņi liek, ka sāk pievērsties sporta nodarbībām, saprot, ka tas ir svarīgi, vai tas ir ārējais izskats, vai tā ir pašsajūta. Un tas kopējais viņš arī veido pakāpeniski. Un tāds tablets, pareizi ir pateicis, ja būtu tāda viena tableta, tad sen jau būtu cits valsts to ir izmantojuši. Tāpēc, ka tas ir pakāpenisks process, un te jau atkal mēs nonākam pie parāduma izmaiņām. Jo arī par to pieaugušo sports bija taisīts Skandināvijā pētījumi. Nesen skatījos, tur bija tāds interesants, ka viena vecuma kaut kāda grupa cilvēka gados un bija kaut kā pamanīja, ka pa 30% ir daudz aktīvāk kaut kāda viena cilvēka daļa. Es sāku skatīties to, un tie ir tie cilvēki, kuriem ir maidzīnieki, kuriem ir suņi. Viņi ir automātiski ir spiesti katru dienu, vienalga kāds laiks vai kas, viņi ir spiesti to stundu aiziet un pastaigāties. Un uzreiz automātiski redzēja, ka tur tā līkne un arī veselības stāvokļa bija daudz augstāk. Līdz ar to tie visi paradumi viņi arī uzlabos. Jā, paši no sevis mainās. Es zinu, ka suņi īpašnieki, kas iegādājas suņus aptuveni, es vismaz zinu vienu čalu, kurš 17 kg tā nomet. Bet mēs sapratām par aptaukošanos un plaušām ir svarīgi sirds, un mēs nepieskarāmies vienā, varbūt drusciņi pieskarāmies. Ceļi, gūžas, liekais svars. Pīcā viss organisms, pateiks paldies. Sākot ar sirds, asinsvadu, plaušām, gūžas, ceļi, potītes, viss pateiks paldies. Visi pateiks paldies, ja mēs ar lieko svaru mēs noskaidrojam kā vienu no faktoriem, bet vēl viens faktors, ļoti nozīmīgs faktors, kur Latvijā iet samērā netik labi kā visai pārējai Eiropai, ir alkoholisms un alkohola lietošana. Un šeit, ja tas ir viens ar plaušām, ir smagums un tauki, tad šeit sirds asinsvadu slimības. Cik es esmu dzirdējis, tad tieši alkohola lietošana ir vēl viens milzīgs faktors, kas saīsina šo dzīvildzi un līdz arī sporta apmeklēšanas iespējamību. Alkohols, principā, neskatoties uz dažiem datiem, ka varbūt arī kaut ko labu sniedz mūsu sirds un asinsvadu veselībai, tad pa lielam alkohols tomēr ietekmē slikti jebkuru orgānu sistēmu, gan sirds un asinsvadu slimību, gan nervu sistēmu, kā arī, jo īpaši vecākiem cilvēkiem ļoti palielina vēža risku, piemēram, zārnu vēža risku un tā tālāk. Jāsaprot, ka visi šie faktori, kas ir tātad alkohols, tā ir tabaka, neveselīgs uzturs un mazkustīgums, slikti ietekmē mūsu asinsvadus. Tātad pātrina mūsu asinsvadu novecošanos. Un runājot par šīm lietām, cenšos atrast mazliet citu pieeju. Varbūt tas izklausīsies stereotipiski, bet, piemēram, sievietēm saku, ja jūs nesmēķēsiet, nedzersiet alkoholu, nometīsiet lieko svaru, jūs ilgāk būsiet jauna. Vīriešiem bieži vien nostrādā tas, ka jūs varēsiet, būt ilgāk vesels un strādāt un uzturēt ģimeni. Vecāku gadagājumu cilvēkiem savukārt es saku, jūs taču varēsiet būt veselīgāks un pavadīt laiku ar saviem mazbērniem un tā tālāk. Protams, atkal tie ir tikai tādi piemēri, stereotipiski, katram jāatrod mazliet tā cita pieeja, bet, diemžēl ļoti daudzos gadījumos, ja cilvēks pats nav ieinteresēts kaut ko mainīt, tad man kā ārstam ir tiešām, vismaz tajā laikā, kas man ir dots ar pacientu, man ir ļoti grūti kaut ko mainīt un pārliecināt cilvēku. Tā kā tas vairāk strādā uz tiem, kas vai jau vēlās kaut ko darīt, vai tā uz robežas.
Varbūt, ka noderētu kopā jums sadarboties, veidot kādu izglītojošu programmu. Šeit man noteikti jāpapildina, jo darbs pie mērķtiecīgākas alkohola ierobežošanas politikas bija viens no maniem galvenajiem pēdējā gada laikā. Es tur tiešām esmu ļoti daudz ieguldījies. Mums ir ļoti labs progress. Mēs šobrīd gatavojamies galīgajam lasījumam Saeimā ar īstenībā ļoti plašām izmaiņām, diezgan revolucionārām īstenībā. Tur ir vairākas svarīgas lietas, kas strādā gan uz tādu prevenciju, gan uz tādu akūtu gadījumu samazināšanu. Galvenā lieta droši vien būs tā tirdzniecības laika samazināšana, kas būs 2 stundas vakarā mīnusā, 2 stundas no rīta mīnusā un svētdienās 4 stundas vakarā. Tas mums ir ļoti svarīgi, jo mēs īstenībā arī statistiski redzam, ka hospitalizācijas no sirds un asinsvadu slimībām vislielākais skaits procents ir pirmdienas rītā. Kad cilvēki piekdienas vakarā nostrādā nedēļu un tad ir brīvdienas, tad var patusēt mājās, tur varbūt 2-3 dienas palietot alkoholu, un tad pirmdienā rītā mums ir pilnas slimības. Vai tas nāk no Skandināvijas šie piemēri un šī metodoloģija? Jā, mēs, protams, skatījāmies, kas notiek Skandināvijā, bet mums arī pamācījāmies no Lietuvas. Viņi bija pirmajā vietā Eiropā alkohola patēriņā. Viņi uz ļoti līdzīgiem ierobežojumiem izgāja kaut kādus 7 gadus atpakaļ. 5 gadu laikā samazinājums 17% vidējas lietošanas samazinājums. Tas ir ļoti daudz. Un tas ir atkal tā paraduma maiņa. Jā, skaidrs, tā nav tikai tirdzniecība. Mēs diezgan ierobežojam mārketingu, mēs diezgan ierobežojam reklāmas, un tur ir diezgan daudz arī pakārtot detaļos, neiešu varbūt detaļās, jā, bet šis ir tas tiešām svarīgs stāsts. Un tā ir arī ar visām pārējām tām problēmu situācijām, kas mums ir veselības aprūpē. Tas pats ar tabaku. Mums ir no 1. janvāra stājas spēkā īstenībā arī revolucionāras izmaiņas. Mums būs aizliegums uz pievienotiem aromātiem elektroniskās cigaretēs. Mums ir aizliegums pievienoto mentolu un geraniolu, kas ir tās vielas, kas palīdz ieelpot tos tabakas dūmus. Un īstenībā, kas ļoti interesanti, industrija dažreiz pievieno arī tur, kur to mentolu nesajūti. Bet ļoti mazos apjomos tas ir pievienots kaut kādiem produktiem, un tad tā ieelpošana ir patīkamāka. Tu to kā cilvēks pat nevar saprast. Bet mēs pakāpeniski tur ejam. Un pilnīgi tas pats ir arī ar uzturu. Mums ir, piemēram, jau tagad strādā tas, ka saldinātiem dzērieniem ir dažāds akcīzes nodoklis. Vairāk cukura, lielāka akcīze. Mēs gribam to starpību pakāpeniski palielināt, lai vienkārši šādā veidā ietekmētu sabiedrības paradumu maiņu, ka vienkārši tie neveselīgākie dzērieni būs dārgāki. Jā, es arī būtu par lielākiem burtiem šim cukuru saturam. Atkal īsa piebilde tīri no realitātes, kā sabiedrībai kā tādai, kur Arķems izstāstīja to visu darbu, ko principā Veselības ministrija ir izdarījusi, lai cīnītos ar šīm kaitīgajām vielām, un arī mums kā deputātiem. Skaidrs, ka pie mums nāca gan lobby, gan veselības iestāžu pārstāvi. Tur katrs cīnījās par to savu pusi, bet varbūt tā neredzamā puse, kas tam visam ir, ka šobrīd dēļ tā, ka no 1. janvāra nevarēs pirkt nikotīnas pilventiņus un šīs aromatizētās cigaretes, valstī ir 2 procesi Satversmes tiesā. Un nozare ir iesūdzējusi valsts Satversmes tiesā, jo viņi uzskata, ka katram cilvēkam ir tiesības lietot nikotīnas pilventiņus vai smēķēt šīs te vielas. Un šī ir tā otra neredzamā puse, ka mums kā sabiedrībai kā tādai, kur politiķi ir izdarījuši varbūt šajā gadījumā šo savu mājas darbu. Mēs ejam, jautājums, kāds varbūt ir efektīvāks, kāds mazāk efektīvs, bet mēs ejam ar šiem grozījumiem, lai mēs virzītos uz šo efektīvāku sabiedrību, bet daļa no sabiedrības, kas ir šī nozare, varbūt kādā ziņā arī tas patērētājs, kas atbalsta šo nozari, viņi iesūdz par to valsts tiesā. Redzēsim, kurš uzvarēs. Ja uzvarēs tie, tad valstī būs jāmaksā vēl par to radītie zaudējumi. Un, tas ir vienkārši tīri, lai ieskicētu arī to reālo situāciju. Protams, ka pretdarbība, jebkurā darbībā ir pretdarbība. Tomēr es domāju, ka Gīns neļauj samalot, ka tie cilvēki, kas nesmēķē, tie vislabāk attiecās pret visu iespējamību un nikotīnu uzņemšanu. Manuprāt, ja tu nesmēķē, tad tev arī nav domas par nikotīnas pilventiņiem vai mentola garšu vai jebkādu citu garšu piemaisījumu tabakai, jo tu vienkārši to nelieto. Es vienkārši strādāju agrāk strādaņu uzņemšanas nodaļā. Mans darbs bija galvenokārt ar cilvēkiem, kas bija pārdzēruši alkoholu. Un, man vienkārši tas iespējas bieži vien rodas, ka mēs ļoti daudz ko varam izdarīt arī no kaut kādas izglītības un valdības puses, bet vienalga būs cilvēki, kas, ja viņiem būs grūtāk tikt veikalā pie tā alkohola, viņi atradīs kaut kādas nelegālās iespējas, kas atkal novadīs pie citām problēmām. Tāpēc tas ir tāds dažreiz koks ar 2 galiem. Arī citas iespējas, bet es tomēr ļoti ceru, ka ir iespējams šim katram individam tomēr skaidrot. Un,
tādi pasākumi kā šīs, kā 23. Šādas akcijas un kampaņas arī dara to, ka, kā mēs dzirdējām no Dāvida, saka, vajadzīgs ir piemērs, ģimene, tas viss sākās mājās, un es domāju, ka mēs katrs esam tie, kas var dot šo labo piemēru, un šis 23. ir tas, kas to piemēru izceļ ārā un rāda to pozitīvismu kampaņu, ko mēs katrs varam taisīt arī vēl pagaidām bez tās reklāmas aģentūras. Kādi ir varbūt turpmākie plāni šai attīstībai? Būs 23. Mēs parādīsim, cik varam, ka mēs varam fiziski kustēties. Mēs dzirdējām arī par tabaku un alkoholu likumu ierobežojumu. Ko darīs tālāk? Tas, ko mēs šogad tautas sporta pārstāvi esam iesākuši, un es domāju, ka mēs noteikti neapstāsimies, cik tas ir mūsu aicinājums apvienot visas šīs tautas sporta organizācijas. Un, pilnīgi noteikti. Tas ir jādara katru dienu, katru mēnesi, un ir jāturpina un jādara vairāk tādā plašākā spektrā. Un es domāju, ka ir svarīga šī sadarbība, lai nepazūd šī saikne starp NVO, nepazūd starp sektoru, cilvēki dēļ savu aicinājumu strādā, un arī starp ministrijām un politiķiem. Un, mēs runājām par jauniešiem. Es gribu arī, pirms mēs noslēdzam, tuvojamies noslēgumam, tādu pozitīvu piemēru, ko mēs mūsu sektorā esam novērojuši, kad šobrīd ir milzīgs pieaugums jauniešiem sporta klubos. Jaunieši nāk, sporto daudz vairāk, un arī mēs redzam, ka ir šis iespēju loks, un sabiedrība pēc Covid ir sapratusi, ka viņai ir jābūt aktīvākai. Un es domāju, ka es atgriezīšos pie tās iespējas, ka mums tiešām ir jāizmanto tā iespēja, jāizglīto, un varbūt viņš pēc tam aizvērsies. Tā kā jābūt aktīviem pašiem un jāaicina visi tuvējie. Tad mēs nonākuši esam pie slēdziena, kad mums ir jādurpina šī pati lieta vēl. Es nezinu, varbūt pēc gada, varbūt pēc pusgada jāstiekās, iespējams, ka vēl šādā pat kompānijā vai plašākā, un jāmēģina rast vēl kādi jauni risinājumi, jaunas metodas, jo, kā mēs saprotam, viens solis ir labi, protams, bet tas viss kopums ir tas, kas mums ir jādara. Katrs solis no šiem un katra metode ir laba. Tās visas saliekot kopā, arī mēs varam nonākt pie skaistākas un veselākas nācijas galu galā, jo katra veselā stunda, ko mēs esam veseli vai veltam fiziskām nodarbēm, tomēr arī dod piemēru visiem pārējiem un veicina arī kopējās nācijas veselību, produktivitāti, un līdz ar to arī mēs labāk spējam konkurēt kopējās pasaules nāciju visā kopējā buķetē. Tā kā paldies jums, ka jūs esat ieradušies, dalījāties ar saviem viedokļiem, un gal galā esiet veseli, nodarbojieties ar fiziskām aktivitātēm, saudzējiet sevi, un kopā rādīsim labu piemēru. Būsim tās lāpas, kas nes gaismu tumsā. Paldies! Paldies!